Pavasars izplaucis un mūs atkal priecējas ar dabas krāšņumu, bet skaistumu ir vērts meklēt arī cilvēkos. Tāpēc aicinu pievienoties sarunu sērijas O-stāsti jaunākajai epizodei. Mans vārds ir Andris Rupais, slēdzam iekšā. Māra Mārīte, dāma labākajos gados, kuras piepildītais mūžs vies cauri neskaitāmiem mežiem, pļavām un takām, ar nepiespiestu centību un mīlestību izlolojot vietu, kur arī apkārtējiem sanākt, justies kā mājās un kopā liels kalns gāzt. Viņas sportiskā ilgadība pati par sevi ir etalons, ko būtu vērts ņemt par paraugu. Neskaitāmas izskrietas un izslēpotas orientēšanās sacensību trases, neskaitāmi rogaininga mači un citas aktivitātes no Būriņu meža līdz pašai Jaunzēlandei. Kopā ar savu mūžu mīlestību Jelgavas orientēšanās kustību viņi ievirzīja jaunā dimensijā, veidojot seriālu un dibinot klubu, kas šobrīd jau kļuvis par vienu no vadošajiem visā Latvijā. Esiet pazīstami, Jelgavas Alņa, sirds un dvēsele, Māra Bolšteina. Augstkalns iela 14, Jelgavas dienvidu rietumos. Simboliski, bet Māras dzīves vieta aizvien ir Alņa oficiālā adrese. Vieta, kas daudziem kluba biedriem jau kļuvusi leģendāra, tāpat kā netālu esošais Būriņu mežs. Sveika, Māra! Sveiks, Andri! Redz, kā sanāk no Skaistkalnes, tu esi nonākusi Augstkalnē. Jā. Vārdu spēle, bet tāds... Es nemaz pati nebiju iedomājusies. Jā. Un iznāk, ka Alni tu tā kā izveidoji, pieredināji, un no tevis viņš vairs neatkāpjās nesprīd, esat sauguši kā viens vesels. Jā. Aļņu mamma jūtos. Un tāpēc arī te ir daudz ragu, un kamēr vīrs vēl bija, un kamēr vadīja klubu, viņš saucās Vecalnis. Bolšteins bija Vecalnis klubam. Viņš visiem bija Vecalnis un viss. Un tu? Kā tevi sauc klubā sākumā? Mārīte paliek Mārīte. Mārīte. Tad paklausīsimies tādu nelielu ievadu no tev labi pazīstamiem cilvēkiem, tādu īsu kopsavilkumu. Ja sacensības tiek plānotas Jelgavā, tad nešaubieties, ka kāds no kontrolpunktiem vienmēr būs ielikts Māras mājas pagalmā, kur viņa sacensību dalībniekus sagaidīs ar konfektēm, siltu tēju. Ļoti labi atceros viņu teikto, ka, lai sekmīgi sagatavotos 24 stundu rogainingam, ir jātrenējas naktīs negulēt. Esmu bieži distancē apdzinis, pēc kāda laiciņa paskatos atpakaļ, Māra tepat netālu. Ilmāri, jātrenējas. Nereiz vien Mārīte no meža ir iznākusi ar atrastiem ragiem. Tā kā mūsu klubs ir Alnis, tad šķiet, ka tie ragi paši kaut kā īpaši viņu mežā atrod. Es domāju, ka mājas klātbūtne kluba jaunajiem dod sajūtu, ka viņi ir daļa no kaut kā lielāka, no tradīcijām, pieredzes un kopienas. Pa ceļam šoferīšiem neļauj aizmigt, jo uzdod jautājumus par trūkstošajiem krustvārdu mīklu ierakstiem. Un humora izjūta, lai dieviņš dotu tādu 20, 30 un 50 gadus jaunākiem. Spilgts piemērs tam, ka kustība, enerģija un dzīvesprieks nav atkarīgs no vecuma. Māra nāk no Skaistkalnes puses, tomēr viss notika tā, ka tieši Jelgava kļuva par viņas sapņu piepildījumu un nākotnes darbu epicentru. Būdama mežsarga meita, ar dabu jau no bērnu dienām bijusi uz tu, un arī pati daba šķiet Mārai vienmēr paspērusi solīt pretim. Pirmās sacensības piedzīvoja naktī, orientēšanās sportu apguva pašmācības ceļā, taču kļuvusi par izcilnieci, iekrājot neskaitāmas uzvaras un var lepoties pat ar 3 pasaules čempionu tituliem rogainingā. Šis būs stāsts par uzticību, par mūžu garu, par empātiju, un kā pati Māra saka, orientēšanās man ir kā dieva dāvana. Pirmā nodaļa – veselības grupas čempioni, bet kā tad ar to dieva dāvanu? Viņi ir, jāzina jau, ka ar dāvanām ir tā, ka jāzina, ka ir jāmāk pieņemt tās dāvanas. Es to pilnīgi apzinos, un dieva dāvana, tāpēc, ka tā ir daba, kas man pievilka. Orientējoties. Visu laiku ir pārmaiņa. Mežs tāds, purvi, kalni, meži. Interesanti, ka pat, man mīļš raidījums ir Vipiņš pa pirmdienu vakariem. Mēs kā orientēristi visur, kur braucam, mēs arī jau iepriekš padomājam, ko mēs ceļā redzēsim, pieturēsim, apskatīsimies. Un tik žēl reizēm, ka tik elementāras lietas viņi tur Vipiņā nezin, teiksim, tur Ventas pietaks vai Gaujas pietaks vai ko tur. Mēs, orientieristi esam bagāti ar to, ka mēs arī redzam visu pa ceļam, uz kurien, kad dodamies. Un
Un reizēm, ja arī tajā pašā mežā ir jau starts jau bijis, bet viņš vienmēr ir jauns. Nu, un tās sēņu vietas jau arī mainās. Arī pa jaunam. Nevienmēr ir tur, kur iepriekšējā gadā. Vispār, jā. Nu, mēs pagājuši gadu sevišķi centīgi braucām uz Upmalas, OK Upmala rīkotajiem pasākumiem ap Baldoni. Nu, pēc Jāņiem mēs nekad nebraucām bez gailenēm mājās. Nu, pagājušais Tajos gads bija mežos, diezgan jā. jaudīgs vispār ar gailenēm. Un tad mūsu paši Jelgavas ziņu sporta komentētāja Maija Laizāne. Viņa laimīga, ka viņa ir ar orientieristiem ar mani iepazinusies, jo Māra, kur mums šogad avenes, kur mums šogad būs mellenes, kur mums dzērvenes, kad brauksim, jo mēs jau pa ceļam orientēties, mēs visu zinām. Tu esi tāds informācijas sniedzējs par tādas Jā. tādām lietām. Fantastiski. Bet nevelti virsraksts veselības grupas čempioni. Nu, lai saprastu patiešām to tavu sportisko ilgadību, kur tas noslēgums slēpjas, ir jāsāk ar skolas gadiem, kur izrādās, ka nemaz tik spoži tev to veselību negāja, tu biji pat ietvert tajos laikos tā sauc veselības grupā. Jā. Jo? Es pati par to brīnos, un liekas, ka tomēr tas, ka es biju tajā veselības grupā un oficiāli varēja piebremzēt, varēja bez fiskultūras stundām iztikt un tā, bet man laikam kaut kur tas viss pietrūka. Un tad, kad es tiku no visa tā prom, ko es teikšu arī orientēšanās un sevišķi rogainīgs cilvēks jau patiesībā nezina sevi, nepazīst un nezina, ko viņš var. Tā kā bieži vien ir, es pa sevi brīnījos tad, kad man piedāvāja citi jau tur uz orientēšanos un tā, bet rogainīgs. Es domāju, pa dienu viss iet, bet man vakarā 11 miegs nāk. Kā es mežā, es vairs neredzēšu, nedomāšu, neko nevaru. Bet tas ir, atver vēl kaut kādas slūšas, ka tu esi naktī mežā, ka tev ir karte, tev ir tāda atbildība, tev tāda aizrautība, tāda. Tu esi iegājis tajā. Nekāds miegs nevienu nakti nav nācis vairs prātā. Vēl pēc tam ilgi pēc finiša, protams, tas adrenalīns tā mandrāža ir, jā. Bet tad, kad izslēdz tas slēdzīts vienā brīdī, tad jau izslēdz, jā. Parasti, nākošā nakts pēc rogainīga nemaz tā neguļās. Tik ātri neizslēdzās, jā. Bet saki, tu jau ieminējies par to, ka cilvēkam ir tās rezerves, ja viņš iemācās viņus izmantot vairāk. Kad tu sāki saprast, ka tu vari tā kā ietekmēt to savā dzīvē, ka tev ir šīs rezerves, tikai jāmāk viņas īstajā brīdī paņemt, kad tu sāki apzināties. Jaunībā jau nevar, man liekas, to saprast īsti. Pateicoties, ka es biju nonākusi īsto cilvēku kompānijā, un man bija domu biedri, un bija zavaģīlas, es atvainojos par šo vārdu, vai ne? Ievilcēji vai... Ievilcēji, jā. Un man nekad nebija jāprasa divreiz. Tāpat arī es iegāju orientēšanās sportā, ka man pienāk fiskolektīva priekšsēdētājs Māra, vai tu šovakar esi brīva? Tad es biju brīva meitene tiešām un tā, un vakars brīvs. Jā, par to mēs parāsim plašāk, bet... skaidrs, ka veselības ķīla regulāras fiziskās aktivitātes, vēl jau vairāk ārā, svaigā gaisā, mežā, fantastiski, bet ir jau vēl kaut kāda knifa jāievēro, īpaši tavā vecumā, kaut kāda, lai tas balanss būtu, lai visi tur minerāļi, vitamīni, visi būtu. Tomēr tu kaut kā piedomā arī par tām lietām. Nav jau tā, ka tu vienkārši ej un... Tas pie tās pašas Dieva dāvanas. Man jāatzīstās, ka es nekad savā mūžā neesmu ļoti mērķtiecīgi trenējusies. Neesmu sev aizliegusi ēst to vai šito vai likusi, ka man jāēd tā ir vai kā. Es esmu dzīvojis ļoti, ļoti dabīgi un kaut kā tas ir. Mans organisms tāds ir un es varu, izrādās. Mēs varam teikt bio, tu esi dzīvojis tā bio. Jā. Es cenšos veselīgi dzīvot visādīgi, vai ne, bet Bet tu zini, kas tagad ir modē? Uztur tas līdzeklis. Proteīns, visur ir proteīns. Ieej veikalā visur. Batoniņš, proteīns, dzēriens, jogurts, proteīns. Nav vairs parasti, ir visi proteīni. Tas vārds ir tagad maģisks, jā.
Nu, labi. Un atgriežoties pie skolas gadiem, tev diezgan daudz sanāca tāda pārbrauciena, tāda ceļošana no Skaistkalnes caur Bārbeli uz Bausku, un tad tu beidzot vienā brīdī atrapies Jelgavā. Jā. Tev par Zemgali tā pamētāja tas liktenis. Tēva darba vietas, kā mēs sargam, pamainījās un tā. Un toties tagad, kad es esmu nonākuši šeit Jelgavā, es esmu tik stabila. Tik nemainīgi. Man darba vieta mūžā vienīgi ir bijusi Ūdensvads 40 gadi. Tad māju vieta šeit arī ir vienīga, kur vairs jaunība, bērnība, kas bija tās mūžīgās pārmaiņas un viss tas man tagad, paldies Dievam, es esmu nobremzējusi visu stabilu. Un tas ūdensvads diezgan stabili, tātad Jelgavas ūdens kvalitāte principā ir bijis tavās drošajās rokās šos konkrētos gadus. Sāku ar laboratoriju ūdensvadā, jā. Braukājām, no sākuma es biju viena, tad man bija vēl viena kolēģi, mēs jau 2 meitenes strādājām un analizējām visu Jelgavu no viena gala līdz otram. Kad bija labāka ūdens kvalitāte, tad vai tagad Jelgavā? Tagad. Jo Jelgavā, ar dzelžiem ir bijis ciets ūdens un visāds, bet tagad jau ir iekārtas un viss atdzelžošanas, un jau ir. Tagad no krāna var dzert garšīgu ūdeni. Bet viņš nav tāds, ka jau viņš ir, es zinu, ka citi cilvēki saliek 15 filtrus un beigās jau tas vairs nav ūdens. Nē, mums Jelgavā tā vairs nav. Bija kādreiz, ka tiešām tableti negribējāt dzert no krāna ūdens. Tā kā... Tev kaut kādā ūdensvada jubilejā tev nav tāds zelta trubas līkums uzdāvināts par darba mūžu, kaut kas tāds jums tur nebija? Bija suvenīrs no Hercoga Jēkaba laikiem. Vīrs strādāja arī ūdensvadā un tādu pievadnieku brigādu. Viņi izraka to koka cauruli, ko Hercogs Jēkabs, ka pirmo ūdensvadu. Vienkārši bija koka stumbrs un tam bija dops vidus un tās bija tā cauruli ūdensvadu. Bet viņš bija tāds tā kā iekapsulējies, tas koks beigās, viņš bija tā kā koks vēl joprojām? Jā, ļoti labi saglabājies. Raka ārā no zemes, tad 2-3 metru dziļumā Un viņi ir apstīties muzejā Jelgavas notpētniecības vai... Vienu laiku mums tas stāvēja mājās. Es nezinu, ūdensvadu muzejā aizdevām pašam ūdensvadam. Tad šādu Hercoga Jēkaba artefaktu var apskatīties. Fantastiski. Pirms turpināt iedvesmai paklausīsimies fragmentu no intervijas Latvijas radio, ko tu sniedz pirms 12 gadiem. Es aizbraucu, man tur visi sveši, un Gunārs kā nerādās, mūs jau ved uz startu jau. Nezinu, ko lai tagad dara. Es noskatījos, ir tāda smuka mēnesnīca nakts, vīri kā mauc tā uzreiz pat taisno mežā, bet sievas aiziet pa stigu varu. Es mežsargu meitu būdam, mežu vidū dzīvojis, tajā laikā jau orientēšanās kartes bija ārkārtīgi primitīvas. Tās mežnieku kartes es redzējis biju, un es tā padomāju, es pa to stigu paiešu, un nekur jau tālu neiešu, nākšu atpakaļ un finišēšu. Tavas pirmās sacensības tātad nakts melnumā, kā es saprotu, ar tuvējās kapsētas zvanu pavadībā, un veči aizmaukuši mežā, un tu devies vienkārši pārbaudīt, vai stiga taisna, ja? Vai kaut kas tāds? Es redzēju, ka tur iepriekš pirms minūtes startējušā dāma, tur gaismiņa kliedzina viņu. Es mudīgi pielieku soli, viņu noķeru, un tagad ka viņa ir viena. Es viņai saku, es neko te nesaprotu, varbūt mēs varam kopā. Viņa bija arī priecīga, un man tādu ar šo pašu kompasu, viņa man ar manu bateriju, viņa saka, zini, ka šitin tam te uzspiež gaismu, tad viņš spīd, tad tu zini, uz kuru pusi ziemeļi ir. Kā sauc tos kompasus? Tu atceries to nosaukumu viņiem? Tas kaut kāds viņš kaut kāds Adriano vai kā, bet mēs viņu pat neandertālietis saucam. Bet jau tad jau jūs viņu saucāt par neandertālieti. Jūs jau tad nezinājāt, ka būs modernāk kompasa. Mēs tā nāc uz vēlāk, pašā sākumā mēs viņu tā neapsaukājām. Tā kā parādījās pirmie tādi. Tad, kad tika pamazām pie plāksnītēm un tādiem, tā jau bija briesmīgi. Bet tā meitene bija priecīga, es saprotu otru, un tu esi tā, tomēr tumsā patīkamāk divatā, vai ne? Divatā, un galvenais kontrolpunktos tajā laikā dzīvi tiesneši sēdēja, pat reizēm ugunskura kurnā vai tupēja teltī. Bija tāda romantika pat tiesnešiem.
Jā, varbūt kāds mūsdienās arī varētu saņemties norganizēt tādu vintage, tādu, kā saka, retro sacensības ar tiešiem naktī ar ugunskuriem. Tas būtu fantastiski. Kāpēc ne? Es ļoti labprāt tādā... Jā. Ne? Tu arī labprāt piedalītos tādā. Kāpēc ne? Toreiz man tas viss likās, ka tā jābūt un tā. Nu, bet tur tas rezultāts tobrīd laikam nebija tā īpaši svarīgs. Tev bija svarīgi saprast to vispār, kas tas ir, jā? Nu kā tad? Nu es jau nebiju cerējis, ka es vispār iziešu to distanci, ka es biju domājis, ka es ieiešu bišķīt pa stigu un atpakaļ no meža ārā. Bet ar to meiteni kopā aizgāju. Bet jūs arī viņu kopā iznācāt vai sadalījāties? Nē. Kā es te, pie kāda 3. kontrolpunkta, tad tiesnesis bija viņas draudzene. Un viņas sāka klaču sist. Tajā laikā jau nebija tik steidzīgi. Bet man jau tagad kaut kāda gaisma arī jau pa kurien uz nākošo punktu jāiet, un es vien pat aizklidzināju. Un tas bija pie kapiem. Labs vārds, ko tu izmanto, aizklidzināja. Jā. Nes dzirdējis, bet agrāk laikam tā terminoloģija bija pavisam citiem. Vēl man viens, ko es šito te Ilmāru Dukulu pamācīju, ir cūkriksīts. Tas tā uz tādu puslodzīti. Cūkriksīti. Neskrien cik iekšā, bet... Ja tad var uzkrāt spēkus un beigās atkal tad var bišķi ātrāk, ja? Jā, kāpināt tempus. Dodamies tālāk, 2. nodaļa. Pirms Alnis ienāca Jelgavā. Es domāju, ka šobrīd ļoti daudziem orientēšanās Jelgavā patiešām asociējās ar Alni, ar seriālu. Panākumi ir pēdējos gados patiešām tos nenoliedzami. Mēs redzam orientēšanās pasaulē. Bet, lai saprastu, kā līdz tiem panākumiem nonāk, jāzina droši vien tā vēsture, jāzina tie pirmsākumi. Es saprotu, ka 72. gads pirmā karte, kaut kas tur notiek, Jelgavā pirmā tāda reālā laikam orientēšanās karte tiek uzzīmēta. Kā atceries to, kā tu tiki pie viņas, kā tu varēji beidzot izskriet, nevis tajā, kas tā parastā tā liela mēroga karte, bet tagad beidzot kaut kas orientieristiem, ja tā kā. Pirmās, ka mums bija tāds gaismas kopijas, galīgi tāds primitīvs karts. Un tad, kad sāk jau tādi, ko jau varēja jau teiksim, foto kopijas taisīt, un tāds tas jau bija jau labāk jau. Un tad tāds Kalējs Māris, kas mūsu Jelgavā, mūsu klubā nav pareizi ierakstīts. Kalējs Māris mūsu pirmās krāsainās kartas sāka zīmēt. Un tas ir tas 72. vai drusku vēlāk? Jā, bišķīt ap to laiku. Viņš bija puisis tiešām tāds, kam bija ķēriens. Un kāds mērogs to brīdi bija? Mērogi. Tad, kad paši sākumi bija pat Dalbas pusē mums viens meša mēroga 25 000. Tas taču ir Rogaininga mērogs, vai ne? Jā, pēc tam bija līdz 20 laikam nonāca, un tad tikai līdz tiem pēc 15. Un tad bija 16, un tad palika uz 15. Kāpēc tieši 16 interesanti? Es arī nezinu, kas tas bija pa aprēķinu, ka tā ir. Tā senā karte tev varbūt ir saglabājusies maz ticams, ja tā pirmā kaut kāda? Ir jau kaut kur ir, bet tās, ka nesu izrakusi. Nekas, to mēs papētīsim, varbūt tiks pie viņas. Vispār tajā laikā sakarā ar valsts politiku pēc sacensībām mūs parasti kartas atņēma. Tagad arī atņem. Bet vispār. Pilnīgi. Jā. Un nekad neatdeva tā arī. Ko, ienaidniekam, lai netiek rokās? Jā, bet neatdeva? Nekad tā, vēlāk? Nē. Galīgi pakluso, ja kāds tomēr ievilka kaut kādīgi, tad viņš tik pie tās kartas tā. Bet tā oficiāli pēc finiša karti paņem nostum. Jo kā tu viņu telefonu nofotografēt, tu nevarēji telefons tāds nebija. Kaut kāds kopētājs, es nezinu, to brīdi, parasto fotoaprātu vienīgi kaut ko bildēt, bet tas jau tā. Nē, nebija. Bija grūtības tajā laikā ar tikt pie kartes. Tagad paklausīsimies, kā tev raksturo viena no kolēģiem Ingūna Čākura. Klausamies. Gadu gaitā Māra ir kļuvusi par daudzkārtēju orientēšanās sacensību uzvarētāju visdažādākajā mērogā, gan Latvijā, gan aktīvi startējusi veterānu grupās, arī ārvalstu sacensībās. Kas tās bija par sacensībām? Es zinu, ka tu ieguvi meistara kandidāta titulu savulaik. Tātad tie bija kaut kādi pirmsākumi Latvijas čempionāts, vai tas bija, vai negluži, laikam? Meistara kandidātu varēja iegūt tīri, tā. Ja čempionātos es tur biju, teiksim, trīniekā vai kā, man jau sāka tās balles skaitīt, un tad, kad jau sanāca. Es arī tālāk pa meistara kandidātu netiku. Vīrs uzdienēja līdz meistaram,
Un tas tad būtu bijis mūža nosaukums, sporta meistars orientēšanās. Bet tad viss gāja caur Maskavu, viss papīra kārtošanu, un viņam iesprūda kaut kur starp Maskavu palika, ka nedabūja atpakaļ savu dokumentus, un viņš tā arī nevarēja apliecināt, viņam nebija papīrs uz rokas, ka viņš ir meistars, sporta meistars. Bet tas jau bija tas brīdis, kad tā orientēšanās ņēma to virsroku par to turismu, to vairāk, Jā, tad jau, tas jau bija pilnīgi tīrs orientēšanās tajā laikā. Tu jau saprati, ka tas tad tev vairāk saista kā varbūt turisms, to varbūt romantiskiem elementiem vairāk, bet tā orientēšanās tāda bišķiņa tāda nopietnāk, ja? Tas palika nopietni jau, jā. Un izrādās, es saprotu, ka Jelgavas Alnis arī nav pirmais tāds seriāls sacensība, kas ir bijis Jelgavā, bet savulaik ir bijis šis Kompass. Mēs zinām, ka tagad Siguldā ir Kompass, varbūt vēl kaut kur Latvijās tagad nebija 2 Kompass, bet tad arī Jelgavā tolaik ir bijis Kompass salīdzinoši ar nelielu kārtu skaitu, bet... Jā, un kas Kompass, un tad es kaut kā tā, ka būtu kaut kas jāorganizē, un tad, kas... Un tad atcerējāmies, ka Jelgava ir no Jēkaba laikiem ir Alnis vienmēr bijis, tad gan viņš tā kā briedis vairāk, bet Alnis. Mākslinieks nebija pareizi uztvērts. Jā. Un tad, kad izdomājām, ka jādibina ir klubs, tad arī vārdu vajadzēja izdomāt. Bet tad tai Kompasā jau arī parādījās tas Alņa elements kaut kāds, negluži, ja? Tad tas Kompass tā kā vienu laiku tā kā nošļuka, tā kā apklusa, tā kā nogāja pagrīdē. Bet es saprotu, ka tur tādas personas kā Indulis Spēlāns un Gunta Lebedok arī ir bijuši pie šī Kompasa kaut kāda veidā organizēšanas, tā kā... Ap to laiku, jo viņi bija studenti, ja? Tad, kad viņi bija studenti, jā. Lebedok Gunta arī uzzīmēja vienu karti pie keramikas, Latvijas keramikas tajā pusē, kur brauc caur Ozolniekiem Jelgavā iekšā. Un tajā laikā studenti, kas Jelgavā studēja, viņi arī gandrīz katrs kaut kādu stūrīt arī uzzīmēja kaut kur karti. Bet tu arī tajā procesā bija tā kā tajā Kompasa, tur visā tajā piedalījies tajā? Vīrs bija pa priekšu, es aiz viņa. Un tā aizgāja. Un tā popularitāte tolaik, cik tas bija apmeklēts? Tad, kad nācām pie slēdziena, ka jādibina klubs, tad tajā pirmajā dibināšanas sapulcē mēs kādā 18-20 cilvēki bijām. Tikai. Tas bija jau Alņa tā kā. Jā, un tad mēs, Bet tajā Kompasā tas cilvēku skaits, kas piedalījās, es domāju, tie ir tādi salīdzinot ar mūsdienām, tādā vienā kārtā, maz. 11 cilvēki, tad jau arī bija labi. Tad priecājāties par katru cilvēku, kas parādījās. Jā. Aprūpējāt viņu, droši vien apčubinājāt. Mēs ar Alnī tagad arī aprūpējam un apšubinam, mēs esam laimīgi par katru jaunu pienācēju. Bet runā, ka tas pats, tas sākums, tas laiks ir neoficiālais, ir bijis 88. gada, tas 21. aprīlis, kad Rodrigo Slaviņš tobrīd kā federācijas vadītājs ir inicējis to orientēšanās tā kā nedēļu. Tagad arī mēs zinām, ir šī pasaules orientēšanās nedēļa, bet tad ir bijis šī orientēšanās nedēļa, un tad Alnis ir sarīkojis nakts sacensības. Tādas tā kā, kas tiek laikam uzskatīts par to pašu to pirmsākumu. Jā, vispār tajā laikā nakts sacensības kaut kā mums Jelgavā bija diezgan arī bieži. Jo, mēs zinām, ka Skandināvijas ļoti populārs, bet Latvijā tomēr tā nevarētu teikt, ka ļoti, ir jau mači, bet cik tad? Bet tas ir atkal tik savādāks, bezmaz nakts sacensības ir pavisam. Gan dvēseliski, gan dažam labam višķīt neruzkutina un tā kā kuram, bet tas ir pavisam kas cits. Jā, citas maņas to brīdi strādāt ar visu lampiņu, kā tā lampiņa ir, bet tik un tā. Es atklāju vienu maņu sev, tad, kad bija Salaspils nāves nometnes no 8. uz 9. maiju savā laikā. Tad bija Zilajos kalnos Ogrē viens tāds mačs naktī, un tur par to nogāzi tās kara laika bedres lielās. Un nevar to punktu paņemt vienā vedrē un nevar paņemt. Un tur iet, ka čīkst pa visu nogāzi krūmu brīkš. Un es esmu trāpījusi un es tagad ieraugu, es esmu
mudīgi ieskrenu bedrē, atzīmējos, bet es taču nelīdīšu ārā, ka izslēdzu gaismu un izrāpoju no bedres ārā, ceļos kājās, tagad sākšu uzmanīgi iet, bet jūtu, es atklāju, ka man ir maņa, ka man tādu sprīdi no priedes stumbra, es jūtu, ka man ir sienu priekšā, nepieskaroties. Nu, es saku, es vienu laiku manījos prom, lai es to bedru nenodotu, lai tā roku visi katrs pats. Nu, tā sajušana, tumsā objektu sajušana, Jā. lai izmantot Kā sikspārnim, jā. lai no konkurentiem aizlaistos tomēr. Tā es izdarīju, jā, lai citiem arī. Vēl kādreiz esi to izmantojis? Kādā citā mačā, vai tas tāds palika unikāls gadījums? Nu tā, izslēgšana apzinām. Vēl vienā rogainingā, Tukumā, pie Raudas, ir nakts rogainings, un mēs jau vēl to ejam. Ar Veltes Jatkavu, tātad, lai mēs zinām, par ko mēs runājam, ar leģendāro Veltes Jatkavu. Jā, ejam pa ceļu, bet mums drīz jāgriež pa stigu iekšā, un bišķīt pa stigu, un pa kreisi būs paugurā punkts. Bet redzam, ka mums nāk vēl 2 uguņi aiz muguras. Tagad ejam, ir stiga, ras savas gaismas ārā, kaut ko pa stigu ejot var redzēt, vismaz, lai viņas, tas uguns, kas nāk, lai neredz, kur mēs esam iegājuši, ja viņas aiziet stigai garām, lai iet. Un kaut kādīgi mēs tur ar vienu to mazāko uguntiņu tomēr tur čamdamies, tur rāpjamies uz to pauguru augšā. Tāpat Ingūna. Viņai skaļa balss ir. Un viņa no tās kompānijas, ja? Izrādās, ka tās ir viņas, ja. Ingūna savu pārnieci. Nāk, bet Ingūna skaļa, un mēs tur tā klusiņā, mēs esam punktu paņēmuši, tagad nevar vajag atklāt projām. Negluži slēpjamies, ne tā vai ne. Bet sadzirdam, atpazīstam, ka tā ir Ingūna. Sakaunējāmies un pasaucām, lai nāk. Un patiesībā tu jau nezini, kas tur varēja būt. Tur varēja būt arī, tur kaut kādi vispār nekonkurenti varēja būt no citām grupām, iespējams. Bet viņas bija konkurents, jā? Nē, nebija. Viņas bija tomēr, vēl pie elitnieks. Tu to gaismiņu izslēdz, kā tu, un beigās tev tas uzskrien vēl virsū tev, un tad tumsā sēdi. Slēpjās 2 dāmas. Šitas labs, jā. Pat tums vakal, pat aciņ jāskrien. Tās gaismas jau mums tur toreiz bija, kā bija. Skrienu, viens čalis pietupies, pat tumsiņu izslēdz un šņorē čību. Un tad es viņam gandrīz tur tā pāri un virsū, un pat, tumšs pilnīgi. Viņš aptupies un vienkārši viņam čība atšņorējusies ir. Tā kā visādi gadās mežā, pa tums. Kas notiek tumsā, tad ir vesels tāda sadaļā, ko mēs nezinām. Tie, kas paliekam kaut kur startā vai sacensību centrā, mēs jau nezinām. Nu ko, 3. nodaļa, Alnis ne tikai ģērbonī. 1990. gada 7. decembris Jelgava, vēsturisks brīdis, notiek orientēšanās kluba Alnis oficiālā dibināšanas sapulce. Atklāja, kas tad bija šajā sapulcē, kas piedalījās? Skaidrs, ka tu, droši vien, ka tavs vīrs, Aļģirts, jā. Un kas vēl, un kāda bija tā ideja? Es nenosaukšu cilvēkus, es tik zinu, ka protokolētāji bija atkal Zjatkova Velta toreiz. Zjatkovs kundze protokolēja visu. Viņai tas laikam labi padevās. Viņa arī ir meitene, kurai nav 2 reiz jāprasa un jāsaka. Viņa vienmēr bija atsaucīga un kur paaicināja, tur gāja. Īsts entuziasma paraugs. Jā. Tad jūs sapratāt, kad ir tas brīdis pienācis, ka vajag tā kā to oficiālu, lai varētu... Mēs bijām izziņojuši sapulci, sanācām visi kopā un pieņēmām lēmumu. Un kur tas notika? Tas šeit? Aļģirdā darba vietā, pilsētas ugunsdzēsējos, brīvprātīgajos. Tātad tomēr pie tāda dienesta oficiāli telpas toreiz tur, tā brītiņa, bet tā klubu oficiāli mēs iereģistrējām šeit. Tas nozīmē, ka uz ugunsdzēsējiem brīvprātīgiem jūs principā varējāt paļauties, jo tur bija savējie, tā kā tavs vīrs, jā. Tas bija tāds atbalsts, cik kaut ko vajadzēja. Priekšnieks atļāva mūs viņu savās telpās. Bet tā reāli kaut kur esat piesaistījuši ugunsdzēsējus? Kaut ko kādreiz organizējot, nav bijis tā? Nav tā, jā. Tāds stāsts nav ar viņiem. Labi. Mums kādu vairākus gadus bija Zemgales ziņu mūsu vietējās avīzes kausa izcīņa, bet... Ugunsdzēsēji, ūdensvadam arī mēs esam tik daudz dabūjuši, kā lai saka, atbalstu, kā arī ūdensvada kausu rīkojām sākuma laikā.
Un tur tad bija tā truba kā kauss, ja? Jā. Gribētos domāt ar tādu krānu vien, ja. Bet labi, nu, tobrīd jau bija nodibināta arī Latvijā kāpa jau 86. gadā ar kaut kādu pieredzi, vai nu, jūs kaut ko arī prasījāt pieredzi, kā tagad to klubu veidot? Bija kaut kāda sadarbība ar citiem, kas jau bija izveidojuši? Nu jā, nu mēs taču uz mačiem braukdam, jau vienmēr aprunājās ar citiem, kā viņiem iet, ko viņi dara un kas jādara, vai te, ja tur tā, nu, informācija vienmēr tika sniegta. Paklausamies, kā šo tavu saistību ar Alni kluba, kā to redz Ilmārs Dukls. Māra un Alnis tie ir nesaraujami saistīti vārdi un simboli. Kad iedomājies par vienu, redzi otru. Par Alni kļuva aptuveni pirms 20 gadiem. Tajā laikā Māra un viņas dzīvesbiedrs Aļģis faktiski arī bija Alnis. Zīmēja kartes, plānoja distances, izlika punktus. Šo gadu laikā klubs ir ļoti izaudzis, gan skaitliski, gan meistarībā. Un ir daudz jauniešu, kas tagad dara šo melno darbu, bet mēs varam tikai baudīt. Bet domāju, ka neviens nenolieks, ja nebūtu Māras, nebūtu mūsu kluba. Ja arī būtu, tad varbūt ne tik draudzīga un jaudīga, kāds tas ir pašlaik. Nu, to, ko ar Aļģirdu kopā radījāt, lolojāt, par ko tu joprojām to rūpi turi, nu, bet tu esi apmierināta ar to rezultātu? Es esmu lepna, es esmu laimīga. Kā klubs izaudzis. Tiešām. Un mūsu zelta jaunieši un iespēja, ka tagad mums ir klubam tāds treneris. Nu, vispār dzīve iet uz augšu. Cik jūs vispār esat tā, mēram, tu zini to kopējo skaitus tādus? ODB mēs kaut kur 115 tagad esam oficiāli reģistrējušies, bet mums jau ir viens otrs onka un kas vēl vispār maz nav arī ODB reģistrējies. Nu, tie tādi zināmākie, aktīvākie, ja, kas tā kā vairāk ir biežāk starptā. Un teiksim, nu, ja jātais ir tie savu maču un tas pats seriāls, nu, tā nav, ka pietrūkst darba spēka, pietrūkst cilvēku resursu. Es tagad esmu pagājusi maliņā. Es tagad 2 reizes gadā vai 1 reizi gadā, kā nu vajag, es, piemēram, paņemu kluba inventāru, kontrolpunktus un ko pie sevis sakārtot, izmazgāt, saremontēt. Man vairs galva nesāp par kartēm, par distancēm, kas viņas liks, kas viņas ņems. Tā nav. Kas to ir pārņēmis? Jaunieši mums ir kolosāli. Kolosāli jaunieši. Nosauc vārdos dažus, lai mēs zinām tos jūsu malačus. Nu, no treneriem un tagadējā kluba priekšniece mūsu Kristus Strautniec. Ingūnu viņi izaudzināja pa brīnišķīgu kluba vadītāju. Un tad mums Endijs, cik var, Titomers palīdz. Tad ir Ričards Zībers, puisis, kas vienmēr arī punktus liek, punktus ņem. Aivis Bet nemazgā. Nē, tas ir uz mani jāsakārtot. Un tā kā es jau man arī vairs ir maz darba kluba labā, bet, nu, ja man ir gurķīši izauguši vairāk vai kā, tad es, kā es saku, vedu aļņus barot. Alnēnus mazās, jā. Vai odziņas, vai kas, kas dārzā ir, ka braucot uz Alni vienmēr paņem līdzi. Bet tā sistēma, nu tad strādā, tas klubs tā, tas ir izaudzis, tās paudzes ir tagad ir piepildījušās no maziem līdz pieredzējušiem, un tā kā tā sistēma labi strādā. Nu tā jau uz āru mums te Latvijā visiem tā arī liekas, ka diezgan labi jums ir. Ļoti viss ir labi, un paldies Dievam ar finansēm, nu visas galvas var savilkt. Bet pašvaldība vietējā Jelgava, nu Jelgava tomēr liela pilsēta, tā jūs arī pamana orientieristus? Jā. Atbalsta arī? Nu, es tagad nepateikšu par summām kā, bet klubam visu laiku ir oficiāli, kas pienākās, ko ieskaita. Ja, piemēram, es neesmu piedzimis šeit Jelgavā, neesmu bijis no bērndienām Telnī, nu, bet es gribētu kļūt par Alnu piltensīgu, vai kādi ir tie kritēriji, kuriem jāatbilst? Nu, vispirms daba jāmīl, griba kustēties brīvā dabā un nevis pa stadionu. Nu, var arī apvienot. Gan vieglatlētiku, gan. Bet mēs pirmajā vietā. Nu, jābūt labam cilvēkam, jo es uzskatu, ka orientieristi ir super tauta vispār kā tāda.
orientieristi. Kaut kā pat, es domāju, mazliet dīvaini viņi ir tāds sporta veids tādos laika apstākļos, vai tur sniegs, vai lietus, vai dubļi, vai kas, vai ne, nu, kā Veltai mīļš teiciens kādreiz bija, nu, ja akmeņi no gaisa nekrīt, tad pārējais jau netraucē orientēšanās sportā. Tā kā, ja tu gribi, tad uzraksti iesniegumu, lūdzu, samaksā biedra naudu un jūties kluba biedrs. Parakstos, ka es esmu labs cilvēks. un līdz ar to tu paraksties, ka tu esi labs cilvēks. Skaidrs. Tā kā, principā, klubs tādā veidā ir atvērts, viņš tāds nav, nav jābūt Jelgavas vai Jelgavas novada pierakstam, tas tā nav. Tā kā, zināmā mērā, varbūt Dobels Sprīdīts uz mums, nu, atklāti jau zobus negriež, bet mēs esam ievilkuši, nu, vismaz puse no dobelniekiem tagad ir pie mums aļņos. Tagad ir Sprīdīts ragiem, ja? Sanāk tie sprīdīši. Jā, tur vairs viņiem pašiem maz, kas ir Sprīdīts palicis. Tikko komanda vispār Latvijas čempionātā, es redzēju, ka bija Veču vēl salasījās, jā. Paklausīsimies, kā Ilmārs turpina par to Alni. Un ne jau tikai par klubu un aktīvi skrienošajiem ir stāsts. Statistika klusē par to, cik cilvēki, tajā skaitā bērni, ir iesaistīti fiziskās aktivitātēs svaigā gaisā. Tātad ietaupīts milzumu daudz darba stundu ārstiem un kilogramiem tablešu. Un tas ir viens no būtiskākajiem Māras un viņas ģimenes devumiem pilsētai un sabiedrībai kopumā. Vai tienīgi. Nu, Ilmārs ķērās uzreiz pie aptiekas terminoloģijas, tabletes un tā tālāk, bet taisnība jau ir, nu, mēs jau runājam par to, par to gandarījumu, ja, ka tas klubs aug un tā, bet arī, nu, tad veidojot tā iedomājas, ka tas varētu būt arī tādā plašākā sabiedrības ziņā, ka tiešām tā vērtība ir, ka tā sabiedrība plašākā ziņā iegūst no tā, ka ir tāds klubs un tāds aktivitātes. Nu, es domāju, ka sporta veids kā tāds un klubs, kas tiešām satura visu to kopā, nu, tas ir kaut kas tāds, nu, ļoti labs, ļoti vajadzīgs. Man personīgi, cik ir orientēšanās sports nācis palīgā vai kā, tad diezgan manas laika biedrenes ir viena otra tāda, ka vairs uzkāp otrā stāvā un jau aizduse ir vai pukst un vaid un sten, un nu tad es neļauju sev ierūsēt, un tas sporta veids ir tik veselīgs un tik aizrautīgs, ka, nu, tā kā. Bet tā kustība notiek katru dienu kaut kādā līmenī tev. Nu, ne jau kā katru dienu tu skrieni tagad distances, ja, bet... Nē. Ka es jau te tā pirmī teicu kaut kad, ka es neesmu no tiem, kas iziet uz starp trendiņiem, vispār trendiņiem būtiski. Es uz svaigumu un kaut kā, nu, organisms ir tāds, ka viņš to var panest un viņam to vajag un viss notiek. Karsts augsts laiks, kā tev karstā laikā? Nu, šī vecumā paliek jau tā. Karsts laiks pagājuši, kad kāpām, man galīgi šilaugan duši sametās. Vienu dienu bija pat pa karstu. Nu jā, pie plus 30 tur jau daudziem, jā, tas tā. Ilona arī ir sagatavojusi vēl vienu stāstījumu, paklausamies. Ilona Daļa. Pats svarīgākais Māras ieguldījums kluba Alnis un Jelgavas orientēšanās attīstībā ir viņas laiks, jo viņa zina, ka šis ir ieguldījums arī savā veselībā un skaistajā mūžā. Un šie ieguldījuma augļi ir orientēšanās poligons viņas mīļajā būriņu mežā, vismaz man būriņu mežs asociējas tieši ar viņu, kā arī ziemā tās ir slēpošanas špūrītes. Un kas var būt labāks par to, ka redzot Māru distancē, jaunie sportisti gūst pārliecību, ka šis ir sporta veids visam mūžam. To jauno paudzi tu slavēji, bet nu, viņi tev var kādreiz atnāk palīgā tās špūrītes iebraukt tajā būriņu mežā? Tie lielākoties ir pilsētas cilvēki, ko mēs satiekamies, parunājam, sasveicinamies, tie nav orientieristi. Bet tie arī sapratuši, kad ir labi paslēpot, tas ir labi. Bet var bišķīt varbūt palielīties, ka, piemēram, Krūmiņa Jānīts, viņš man zvana, Māra, kā tev ar špūri? Viņam vajagot bērnus mācīt uz klasiku. Nu, man tikai klasiku, ko es ar savām kājiņām iebraucu. Tā kā. Nu, burāns tev nav tā kā Indulim vai Jānim, tur Daugavpils pusē. Tur jau visiem večiem burāni, jā. Nu, Krūmiņa Jānim arī burāns, viņš tur pa savu stūri iedzen sev to slicoļu špūru, vai ne? Bet klasiku viņa bērniem nebija, kur pamācīt un brauc uz būriņu mežu.
Tas nozīmē, ka tev tā kā ir tāda palīdzība arī tās spūras taisīšanā, nav tā, ka tev te vienai viss. Bet... Ir, tagad jau cilvēki zina, kur mūsu spūras parasti ir, un ja pa nakti uznāk putenis, es kādreiz bišķīt pagaidu, tur mums ir pāris šķaļi, lai taču vismaz viņš iedzen to vagu, un tad es pielabošu, jā. Un tur sanāk kaut kāds vairāks tāds trasīts aplīšs vai viens aplīts tikai? Nē, mēs tur visādi varam variēt. Un kāds ir tas lielākais aplis, cik garš? Atkarībā lielākais 18 kaut vai. Bet, kilometru 18? Dienā, to ikdienā neuztur to lielo kilometrāžu. Tā, 7, 8. Es personīgi, ja ir sniegs, es pie vārtiem uzlieku slēpu, un tad te pa ceļmalām, pa ielmalām, pa pļauju aizlavos līdz mežam 2,5 kilometru. Uz slēpēm tātad, ja jau no mājām iesniegs. Jā. Ja sliktāk, tad man jāaiziet ir pāri rūpniecības apved ceļu, un tad aiziet tālāk. Mūsdienās briesmas ir ar kvadracikliem, ar kājniekiem. Es zinu, ja tur nebūs iebraukt slēpešpūri, tur neviens cilvēks kāju visu ziemu nespers. Bet tagad, kad ir slēpešpūri, tagad arī kājām var pabrist. Jā, tad uzreiz tā spūra ir. Un kur tā domāšana ir, tas vispār ir. Un tehniskie tagad visi briesmas, kā viņi bojā visu. Bet tiem jauniešiem vēl paturpināt, viņi arī kādreiz atnāk ar kādu puķīti, ar šokolādi, iedzer tēju? Tā uz šejieni nē. Gluži, ja? Tad, kad sanāk, tad bija man dzimšanas diena, kad bija klubām noslēguma balle viena. Tad gan man ar dziesmu pie durvīm sagaidīja jauniešu korīts, tas bija. Es to saku tāpēc, ka sacensībās tieši apbalvošanas ceremonijās Jelgavas Alnis ir tāds viens no pozitīviem piemēriem. Visi klubi nav tik aktīvi. Zinu, ka Saldis man te dziesmas dzied. Saldis man patīk, kā jau viņš izsauc jau. Tāda interesanta saspēle. Un es zinu, ka Alana jauniešu grupiņa arī ļoti tā silti, skaļi reaģēja un prieks dzirdēt. Tā kā ne tikai par saviem, bet arī citu. Jaunieši feinu, visi sveicinamies, runājamies un tiešām. Un ja mēs runājam par jaunāko paudzi, tad īpaši tādā meiteņu sieviešu konkurencē, es teiktu, ka Jelgavas audzēknis pēdējos gados patiešām ir fantastiski rezultāti, gan jauniešu, gan bērnu grupās, nerunājot nemaz par eliti. Fantastiski. Zosādi metās no sajūsmas, kā tagad te meitenes elitē. Un kāpēc tieši varbūt tā meitēm tie panākumi lielāki jums tā vismaz izskatās šobrīd? Varbūt kaut kā tas treneru fokus vairāk vai vairāk meitenes tā kā ieinteresētas? Nē, vienkārši zvaigznes viņām labvēlīgākas. Es nezinu, vai raksturs, vai tā sanācis, ka pašlaik meitenes ir stiprākas mums. Vīriešu zēnu mazāk. Paklausāmies vienu no tām stiprajām, ko viņi stāsta. Es domāju, ka mājas klātbūtne kluba jaunajiem dod sajūtu, ka viņi ir daļa no kaut kā lielāka, no tradīcijām, pieredzes un kopienas. Viņa iedrošina palīdzēt noticēt sev un rāda, ka katram ir sava vieta šajā sportā. Tāpēc Māra klubam ir ļoti vērtīga, viņa savieno paudzes un palīdz jaunajiem saprast, ka pēc orientēšanās sports ir tik īpašs. Signis Irmā, kolosāli runā cilvēki. Piedēvē tev paudžu savienotājs tādu kā misiju. Paldies. Cik paudzes tu esi savienojusi tādu? Cik varētu tā var tā apmēram pateikt? Cik jums tas sanāk tagad Alnim? Daudz. Vispirms mana ģimene, mēs savā laikā 8 cilvēki startējām. Mēs mūsu abi bērni, meita ar vīru un jau saviem 2 mazbērniem. Un dēls un viņa draudzene tajā laikā. Es saku, mēs 8 cilvēki vienu laiku. Mazākajai meitenītei, jaunākajai bija 5 gadiņi. Jūs ģimenes ietverā, tad 3 paudzes. Tas bija ģimenes ietverā, 8 cilvēki vienu laiku. Tad bērni izaug, sāk vairs neklausīt un tā. Bet... Klubam jau vairāk sanāk tās paudzes. Noteikti. Es nezinu, 3-4 paudzes varbūt tiešām. Varbūt, par to es neesmu tā likusi pa plauktiņiem. Ja tagad jau tie mazie jau tur 4-5 gadi arī pa marķējumiem tur startē. Taču jau mums tāds mazais Alnīts ir tāds konfekšu kontrolpunktiņš. Iet mazie ķipari, tādi galda lielumā un zin, ka tas Alnīts būs
un kur viņš ir, un tādu mazu kartiņu iedod, un viņam jau tur jau tādam. Viņš ir viens vai vairāk? Ar konfetēm ir viens tikai, ja? Jā. Viņš ir jāatrod ap citiem kaut kādiem. Nu, viņam ir savu vietiņu, un tikai karte ar to mazu alnīti, kā viņu atrast. Un tad, kad tur viņš vai nu iekompostrē, vai nofotografē to alnīti, un tā atnāk atpakaļ un dabūna konfektu par to. Pa fotografiju 2 konfektus, pa kompostieri tikai 1. Tā kā maziņie jau. Un vēl smieklīgi, ka lielais tētis ir izskrējis, bet viņam mājās ir beriņuks. Viņš kaunīgi iedod man to alnīšu karti, es aiziešu. Viņš nopelna priekš tā bērnu, ko viņš aizved mājās, viņu pacienā, un tas bērns tikko varēs jau viņš tikt uz mežu, viņam jau būs jau interesi jau. Mājās dzīvodams, vēl mežu nezinādams jau. Tā jūs viņus ievelkat, jā. Tā mēs šitā viltīgi, jā. Vai alnim ir kaut kāds tāds, sauklis vai tāda devīze, kas arī kaut kādā veidā varētu pievilināt kādu, iedrošināt, teikt, ka man tas patīk, tas... Es mīlu šo sportu. Varbūt īsumā pastāst, kā dzima tas seriāls, jo es saprotu, ka 88. gadā, jā, par to jau mēs runājam par tām nedēļām, bet tas pats Alnis, jā, ka pirmā kārta, labdien, Jelgavā kāds kaut kur paziņo laikrakstā vietējā, ka tagad mums būs katru nedēļu sacensības vai, pirmās. Kaut kā tā informācija, tāda pozitīva informācija jau ir lipīga un viņa aiziet. Un cilvēki jau, kas kaut ko zina un jau ir orientējušies, viņiem tas tomēr nav grūti atgriezties vai kā, lai sākt no jauna, ja draugs tur ievelk viens otru. Un tajā pirmsākumā jau mums rezultātus, piemēram, mēs izčīkstējām pilsētā vai tajā skatlogā vai tajā. Šodien bija mačs, satais protokols, un otrā dienā aiziet skatlogā ieliek rezultātus. Bet tas ir smieklīgi. Es atceros, ka es braucu uz centru pie Saktas puķu tirgus, bija magnēta rezultāti. Es redzētu, kā es noskaies, man bija jābrauc. Ja es tur nesagaidīju magnētā uz vietas, to lapiņu, kā tur beigsies. Ja? Kā kārām uz šņoras lapiņas, katrs, kad izskrēja. Braucu uz Saktu un skaties caur to stiklu, kur tā kā Jā. Viņš vienkārši neticam, kaut kas tāds varēja būt. Mums arī bija šitā rezultātus vajadzēja iet logā kādā. Bet jūs kaut kā paši reklamējāt to seriālu, tu teici no mutas mutē, jā, cilvēks stāstīja. Avīzē, Zemgala ziņās, toreiz jau Zemgala ziņas abonēja daudz, tagad tas ir tik dārgs prieks, un vienreiz nedēļā nav tā, tad jau bija, tad mums viss caur avīzi gāja. Tur bija kaut kāds arī, rezultāti, jā, un tā kaut kādas tādā veidā. Rezultātus avīzē mēs nelikām, bet tur viss informācija, rakstiņas. Ka notiek, kā. Jā. Klausamies, Signai ir atmiņas. Katru reizi Mārīte man uzdāvina tur uz kaut kādiem svētkiem, tur dzimšanas dienu, vārda dienu, vai vienkārši tāpatās visgaršīgākās avenītes no sava dārza, un tās jau man kļūšas par tādu ļoti īpašu un mīļu Māras simbolu. Viņa vispār ļoti rūpējas arī par visiem citiem kluba biedriem, un uz treniņu kārtām bieži paņem līdz dažādas veltes no sava dārza, ar kurām iepriecina citus. Māra vienmēr atbalsta un seko līdzi ikvienam no mums. Viņa priecājas par mūsu veiksmēm, pamana progresu un ir klāta ar labu vārdu. Un, protams, Mārai vienmēr telefonā ir arī kāda bildīte, un viņa prot noķert tos mazos mirkļus, un kas vēlāk kļūst par skaistām atmiņām. Kolosāli. Mēs te parādīsim vairāk bildītes ar tevi, ja, šajā stāstā, bet es saprotu, ka tavi arī klubi tiek pie tādām kaut kādām dažreiz kaut ko interesantu, jo, ja jau tu esi tāda slavena ragu atradēja. Mums klubam ir, katru gadu kalendāru izlaižam, un tad... Pirms pāris gadiem bija vismaz pusbildes, bija manas fotografētās, un tagad 3. daļa vismaz. Klubs nopirka pirmo komplektu idents, visu kontrolpunktus, un ar visiem stacijām identika no tām stacijām. Tad mudīgi dēls uzzīmēja dārzu, tuvāko ieliņu, mazu kartīti, no visām kompostu kaudzēm un ābelēm un tā tālāk. Un salikām to sistēmu pārbaudīt, vai darbojās. Tas skraidījām vēl kaimiņu bērni arī, kas jums te vai ne vēl vajadzēja, arī viņi te vēl palaidām mazo mačiņu vispirms pa dārzu. Tā kā iegādāja to īsto sistēmu, vai darbojās vai ne. Ingūna turpina. Ja Aiģeru dēvēja par kluba galvu,
tad Māra nenoliedzami bija tās spēks un enerģija, kas daudzus darbus virzīja uz priekšu. Viņas ieguldījums kluba attīstībā, sacensību organizēšanā un orientēšanās sporta popularizēšanā Jelgavā ir nenovērtējams. Daudziem orientieristiem sacensības Alnis seriāls asociējās tieši ar Mārītu un Veltiņu, sirsnīgām, atsaucīgām un vienmēr klātesošām personībām, kuras kļuvušas par īstu orientēšanās kluba Alnis simbolu un vērtību. Un ar šiem skaistiem vārdiem es gribētu pāriet uz 4. nodaļu, ielūdz Veltiņu un Mārīti. Es apciemoju jūsu mājaslapā un fotogaleriju, un tad es atklāju tādas fotogrāfijas un pamanīju, ka tur ir notikušas tādas interesantas neformālas sacensības ar vecajām papīra prizmām. Arī es tādas esmu rīkojis, zīmolīši piesiet tādā garā, un sacensības saucās ielūdz Veltiņu un Mārīti, un es saprotu, ka tas ir notikušas kaut kad pavisam nesen. Jautājums, vai tā ir kāda tradīcija, vai tas ir saistīts ar kaut kādām jubilejām, tādām neformālākām, vai? Ielūdz Veltiņu un Mārīti bija ļoti smuka jubileja Veltai, 85 gadu jubileju svinējām. Veltai 85 gadi. Protams, ka ar sacensībām Ar svinējāt. sacensībām visi klubisti sabrauca un no Dobeles un vēl kaut šur un tur, visi, kas jau pie mums kas zina Veltu, visi brauca. Pagad, Būriņos. Būriņos tieši tur tajā māju vietā, tāda etnogrāfiska māja. Un turpat. Un jūs tad arī bijāt saraktējuši tās distances sataisījušas? Vai ņemat tos jauniešus palīgā? Es viena pati. Salika punktus? Tas bija tik uz manu birku. Punkti bija, uz to pašu poligonu izmantoju. Bet tikai iekārtoju tos atzīmēšanos savādāku. Un es saprotu, ka balvu fonds arī bija sarūpēts? Jā. Labākajiem. Jā. Un vēl tā apsveikumi bija un balvas un viss bija. Viss bija kā jābūt. Bet tā tradīcija tad varētu turpināties kaut kādas nākamās citas jubilejas, vēl kādam citiem klubu biedriem kaut ko tādu, jo te augsts nosaukums. Tā ir pirmā tāda jubilejas. Es te pareizēju pa vasarām, ka mums ir tukšais periods, tad, es uzrīkoju vienu tādu kārtiņu privātā kārtā, ka ielūdz tikai Mārīti. Tad Veltiņa pienāca klāt, kā tas bija Viņa to savu jubileju, jā. Bet tad ļoti var to nosaukumu attīstīt. Es biju, savai mīļākajai draudzenei, jūtos, viņa pati nekad neko sev neuztaisīšu, un es viņai uztaisīju šito lielo ballu 85 gadu. To ir prieks dzirdēt, un man redzams, ka mēs Veltiņu arī varētu drīz satikt. Bet pa priekšu klausāmies, ko gaida Sirmā savukārt. Māra vienmēr ir kustībā, vienmēr kaut ko palīdz, organizē vai atbalsta. Man viņa saistās ar patiesu mīlestību pret orientēšanos un pret cilvēkiem. Viņa prot iedrošināt arī ar pavisam vienkāršām lietām, ar smaidu, ar labu vārdu vai klātbūtni īstajā brīdī. Bet tu jūti, ka tas arī ir cilvēkiem vajadzīgs? Tā izskatās. Es saku, jo savā laikā ar to tādu kaut kādu mājību, kaut kādu ģimenīskas sajūtas, laikam esmu apkārtējos radījusi, un kad visi tā. Sabiedrībā jau mūsdienās ir tā, ka cilvēkiem ir svarīgi, ka tas tā klātsamība ir īsti, nevis, ka tu esi tā kā, ka tu skaities, ka tu esi, bet tu patiešām esi un tu arī tā kā iesaisties un atbalsti. Bet man tas nāk dabiski, es nepiepūlos, nesapūlos, tāda es esmu. Es uzskatu, ka orientieristi visi ir viena liela ģimene, gan mums šeit klubā, gan Latvijā, gan visur, kur mēs aizbraucam. Esam laimīgi atkal tos pašus ģīmis redzēt, kaut vai vakar vienus un šodien atkal tos pašus. Tā kā. Ļausim Gaidai paturpināt vēl mazliet. Jaunajai paudzei Mārai ir svarīgi, jo viņa rāda, ka orientēšanās nav tikai sports, bet arī draudzība, tradīcijas un kopā būšana. Viņa palīdz jaunajiem sajusties piederīgiem klubam un māca, ka nozīmīgs ir ne tikai rezultāts, bet arī attieksme un prieks par to, ko tu dari. Viņa tev kādreiz arī kaut ko vaicā? Es jau to nezinu, viņa kā treneru varbūt to vairāk jūt. Jā, bet tie jaunie tev kādreiz ir kaut ko vaicājuši. Zini kā, tagad jau jaunie jau paši par sevi tomēr dara savas lietas, viņiem liekas, ko tie vecie tur vai ne, ko viņi tur no tiem veciem var. Kaut kādu pieredzi, kaut ko tādu, ko viņi varētu nezināt, nezinu.
Nu, kaut nedaudz, es nedomāju, varbūt tie, kas Es tā uzskatu, septiņgadnieki nu, ja redzamies, tas veicinamies, bet tā, nu, kaut kāds padoms neko, jo mūsu trenerīts ir viņas labi audzinājušas un rezultāti un visi viņi, nu, viņi zina, kas mežā jādara. Kaut gan bieži vien, nu, ko es saku, distancē pa laikam gadās satikt berņuku, kas, nu nesaprot, kur viņš tagad ir. Un tad citreiz ir pat pie raudāšanas jau, es saku, viss būs labi, es tev kaut vai paiešu līdzi, redz, tagad mēs esam te, un tepat tas lielais ceļš ir, un tev priekšā būs grāvis, un, teiksim, tu ej taisni, un būs viss kā nākās. Jo mums jau nav ar marķējumu tā kā lielajos mačos, mums ir bez marķējumu. Nē, nu parasti arī liek uz līniju orientieriem, pamatā liek uz līniju orientieriem, tam mazajiem pašiem, lai viņi, nu, lai ir viegli un saprotam. Kad tu pēdējo reizi veltu satiki? Varbūt jāsatiek veterānu mačos, laikam. Ja? Es domāju, ka mums ir iespēja satikt veltu šodien. Visai šai sarunai pa vidus papļāpāsim drusku ar veltu, tu varēsi satikties, izrunāt jaunākās lietas, kā te jums tajos mačos gāja, un tad mēs atkal varēsim turpināt mūsu sarunu. Veterānu mačos bija labi. Startēju pat pirmā no visiem veterāniem, ja? Un arī pirmā, kur ja tika galā ar distanci un iznāca ārā un forši. Puķīts redzēja vakar kāds zilpuķīts? Zilās vairs nav bet jau. Drīz būs maipuķīts. Maipuķīts, es noņemu šito labolu. Es jau zinu, ka tu 100 gadus vai 30 gadus skaties Mīles viesuli. Skatos. Es viņu neviens seriālu nesmu. Atzīšos, ir tāds grēks. Seriālu. Nemīlētie, nolādētie. Tas Latvijas seriāls, viņš pagājušajā nedēļā izbeidzās. Ai, to es Vajag pa tā. Kā tev ar straumi, tu noskatījies vai ne? Straumi? Jā. Es 2 reizes redzēju pa mūsu kaķi. Vistu kājuņas viņa paņēma vēl distancē rogainīgā, ievīstītas kājuņas, izšmorētas. Katram apskrubināt ar visu gaļu un kauliņš. Atradu piecinieku. Nu, jā gan. Paskaties, kur piecinieciņš. Vot acīga. Kas ir tavs mīļākais šedevrs virtuvē? Lazaņa! Jā. Lieliski vienmēr izdodas. Pat es zinu, pat es zinu tavu meistarstiķi ar lazaņu mūžīgo. Nu, un salātu taisi no zaļumiem, kas ir pa zālīt salasām. Jā, tā nātre un tā tur gārse. Noēdu, jāiet ir rīt uz dārzus pakaļ, nav ko ēst vairāk. Ķīseļi tev ir labi vienmēr ir. Es ķīseļus nemaz Man šodien nav tev ko ķīseli pacienāt, jā. Mums, kad tie sarkanie aļņa krekli, ja, sarkan-baltais, Ilmārs, labs orientieris, viņam arī kreklus. Jā, bet man nav kabateņas un skatās uz mūsajiem krekļiem, ka mums ir kabatas. Šeit iešūtas, humors, Man nav, viņš tik žēlīgi to pateica. Savā laikā rogainīgos gājām. Nu, kas bija? Man ir piemirsies, mums bija kāds rituāls pirms starta vai nebija? Rituāls? Jā. Ko mēs īsti burāmies, taisījām, darījām? Nedzērām. Mēs ēdām putru. Tas ir svēta lieta pirms starta paēst, bet ko mēs vēl tādu labu darījām? Nelabi neko, ne balzām, ne šņabi, ne vīnu. A putra, tas ir. Tas ir spēka ēdiens. Jāpēd ir trauciņā līdzi. Esam atpakaļ mūsu studijā Augstkalnas ielā 14 pie Māras Bolšteinas. Un 5. nodaļa mūsu sarunai, Māra, ir kā naktī negulēt un nonākt Jaunzēlandē. Nu, es nezinu, kāpēc tu smējies, bet ar orientēšanās tādu makro līdzinieku rogainīgu tev ir tiešām īpašas attiecības, es domāju. Jo es biju, tā kā ar tiem pionieriem, es saprotu arī vienu no pirmajām, kas ir mēģinājis visā šā izaicinājumā mesties, un Veltu jau laikam ir bijis tavs lielākais kompanjons gan dienā, gan naktī. Visu laiku ar Veltu mēs apkārtie jau smējās, ka mēs nešķiram spārus esam.
Nu, Rogainingos tas ir pilnīgi. Nu, tagad pēdējie 2-3 gadi, kad veltu vairāk pa 4 stundām nevelk. 3 stundas te vēl viņai, vienkārši vairs nav dušas. Bet pilsētas leģenda Rogainingos, tad jūs droši vien kaut kad tad vēl piedalīsieties, ja? Saprotu. Mēs jau pagājušajā piedalījāmies. Bet šogad ir, jā? Pastaigāsim. Es pielāgojos veltas tempam un mēs staigājam. Labi, bet tad kā jums sadalās tie pienākumi, kā jūs tur, kur ir stiprā puse tajā Rogainingā plānošana, pirmais laikam ir plānošana, tā stratēģija, pirmais ir gatavošanās, ko līdzi ņemt, tu jau ieskicēji, ja, Rogainingā visādas lietas, ko ņemt. Tas ir atkarīgs, vai mēs iesim uz čempionu titulu vai? Nepārtrauktu apli, vai mēs iesim, teiksim, tur uz atpūtas punktā uz kādu brītiņu, to jau mēs tad iepriekš jau norunājam, ko mēs darīsim. Pamatā jau plānošana ir uz mani, ar veltu saskaņojot, un visu mēs sarunājam. Distancē veltas galvenais uzdevums ir gādāt par leģendām, lai man diktētu leģendas, cik ir pulkstens, tad velta tagad mums pa kreisi jābūt taciņai. Nepaējām garām vaktē, sevišķi naktī. Niek vien. Jā, nav pa jokam, tas ir svarīgi aiziet kaut kur auzās. Visu laiku mēs pārbaudām viena otru. Ir arī dažreiz, ka paldies Dievam, ka velta man uz nagiem skatīsies. Es esmu nolaidus kļūdu. Velta pamanījusi, tā kā sadarbojamies. Bet jūs esat patiešām neskaitāmos Rogainingos arī startējuši tātad kopā starptautiskajos mačos, bet kaut kādā brīdī uzkrītat arī vienu uz nerviem, vienu otrā itači tā bijis, kad galīgi nesaprotiet, kad neiztur kaut kā... Velta ir raksturiņš. Kamēr viņa ir dzīva un nav pārmocījusies, tikmēr viss ir labi. Bet, ka viņai paliek pagrūta, viņa paliek dusmīga. Un tad viņa kādreiz iet 1,15 m, 20 man aiz muguras, es viņai saku, Velta, tev slikti ir. Vai paiesim, nē, vai tad es nē, viņa dusmīga. Bet tu jau vari to pielāgojusies, tu jau to zini, kā rēģēt. Jā, es jau to zinu, es saku, man zināmā mērā jāpieņem viņas varēšana un pa ceļu viņi iet ļoti labi pa līdzenu ceļu, bet tikko jāiet ir apvidū, kur ir dziļa sūna, brikšņi un kā, tur Veltiņa iet lēnāk. Es to visu zinu, tāpēc mēs plānojot, jau mēs reizēm puskilometru apējam pa ceļu apkārt vai kilometru, nekā tur 300 metri pa džungli, kas galīgi laika ziņā būs 2 reizes ilgāk nekā apiet pa ceļu apkārt. Es rēķinamies un daram. Kā jūs, jums ir kaut kāda tradīcija, kā jūs nosvinat to finišu, vai tur ir uzvar vai nav, bet vienkārši to sekmīgi veikt to Rogainingu, kā jūs tam pieliekat punktu, tā vienkārši finišējat, gan jau, kad... Finišā vienmēr draudzīgu bildi taisam, protams, un, Pēc tam kaut kādu paltinat sev ar kādu eklērīti, vai, es tagad minu, kaut ko, tādu īpašu. Mums tāds mazais balzāmiņš šitāds ir. Tāds maziņš pusēm, jā. Izslēdzot lampiņu. Es smējot. Tā kā, kādas vēl viltības tu par to lampiņas slēgšanu stāstīji? Ko vēl Rogainingā var ko drīkst izmantot? Kas ir tās atļautās viltības vai tā taktika, ja, pret konkurentiem? Jo parasti jau tomēr, katrs cīnās par to savu rezultātu, ja, pēc iespējas. Mēs neko neatļaut nelietojam. Pašas uz saviem spēkiem un savu galvu un ar savām kļūdām un savām veiksmēm un viss notiek. Runā Gārdas Erimā, klausamies. Mana personīgā saskarsme ar Māru visvairāk saistās ar kopīgiem braucieniem uz Rogainingu. Man šķiet, ka Mārīte kopā ar Veltiņu ir vienkārši neapturams duets. Rogaininga vidē viņas abas ir īsts spēks. Ļoti labi atceros viņu teikto, ka, lai sekmīgi sagatavotos 24 stundu Rogainingam, ir jātrenējas naktīs negulēt. Tas man palicis atmiņā, jo ļoti labi raksturo Māru, viņas izturību, neatlaidību un spēju uz lietām skatīties ar humoru. Bez tā humora jau ir traki, vai nedzīvot, vajag to humoru. Taču, jā. Bet naktī, starp brikšņiem, starp purviem, jā, tur visā tajā vēl kaut kādā klints malā, kāds tur humors? Jūs cienījumajos gados, dāmas? Humors ir arī. Tas jau bija kāds gads atpakaļ. Ejam
pa stīgu, es pa priekšu, nebija platā stīga, tāda šaura, bišķīt aizaugusi. Un man tādu gabaliņu no deguna lampas gaismā uzreiz lielais zirnekļu tīkls. Miglā, pierasojis, bilde tāda. Un man fotoaparāts, tagad es atklāt sakot paklusoju, eju ar vienalga man kavatāja līdz telefons, bet pamatā es viņu lietoju priekš, fotografēšanas ar tā un neko vairāk. Un tad man bija fotoaparāts un es uztaisīju kolosālu bildi nakts maču. Laikā to zirnekļu tīklu, ka vīrs viņu kāds 2-3 gadus turēja sev datorģīmiju. Ļoti kolosāli bildi nakts laikā. Jā, ko tik tur tā naktī nepiedzīvos, viss dienas ritms no... Un Rogainingā tie kā diena aiziet gulēt, kā putni apklust un atkal no rīta kā diena mostās un putni sāk dziedāt un migliņas un rasa gan no rīta ir augstā un slapjā. Jā, bet es tieši domāju, labi, jūs neguļat, ja? Tā kā, jūs atpūšties kaut kādus brīžus, nav tā, ka, ko var iemigt nejauši. Bija kaut kur Smiltenes pusē mačs, viss jau iet labi, viss ir labi, bet bija distanču priekšniekam mīļus punktu vietas liktu uz strautiņiem, uz bebru dambjiem. Un ar to vienu bebru dambi mēs ej kā gribi, dambis dzirdam ir, ejam klāt, punkta nav. Atkal tur pa brikšņiem paejam tālāk, atkal dambis ir, punkta nav. Lietiņš līst, nakts ir tumša, viss ir slapš. Jāpaiet atpakaļ ir no tās jaunaudas ārā nopīcēs. Es vēl tā saku, tā mēs te visu nakti malsimies. Nav jēgas, es saku, paejam, kādu stundu atšausimies, sagaidīsim rītausmu un paņemsim punktu. Un tā arī zem egles smuki atlaidāmies, un tur mūs atradās blakus arī viens jāņtārpiņš spīdēja, vispār bija romantika. Sagaidījām rītaus un paņēmām kontrolu punktu. Bet jums tā uzlikāt pulksteni, tikos celsēties nevarēja tā? Mēs jau neaizmigām. Jā, sēdējām ar mugurām pie egles. Statējāt to egli. Jā, un jāņtārpiņš bija, tas tagad vispār retums. Ko tev Rogainings vispār, tomēr tāda, tas ir tāds nopietns pasākums, tāds dienakts, ko viņš tev vēl tā ir iemācījis, kas ir svarīgi, kas nav svarīgi dzīvē, tā vispār tādā kustībā? Izturību, uzņēmību. Kā es reizēm saku, es esmu tomēr pabailīgs cilvēks, man nepatīk pa nakti purvā līst iekšā, un ka tur ūdens riņķi apkārt, un cik viņš dziļš einu sazini, mēs tad labāk mizojam apkārt kaut kur pēc iespējas tā. Taisnos ceļus naktī daudz nelietojam. Un plānojot distancē, mēs rēķinām pa dienu, mēs aiziesim tik tālu, nakts būs tur, tā kā rēķinām, lai tur ir līnija orientieru vairāk, tādu drošāku orientieru, lai pa nakti. Nav pauzām likt jāšķirstās. Jā, un tas viss tā stratēģija, kad nevienmēr tas, kas liekas, tas varbūt tas ko vajadzētu pagrābt, varbūt, kad nevajag viņu uzreiz pagrābt. Varbūt pēdējos gados arvien labākas kartas zīmē, precīzākas, uzticamākas. Kaut gan tagad tepat Zirgits mežos pie Baltās kāpas, karte visā ar feinām stigu, kvartālu stigām viss ir kā nākās. Dabā 3. daļa no tā stigu nav. Mēs esam rēķinājušās, aiziesim līdz stigai, un tad tā. Stigas kā nav, tā nav, bet mēs jau esam jau nezinu, kur jau. Vispār tas stigas. Bet tā ir valsts politika. Tagad sakarā ar to, ka būvē tos jaunos meža ceļus, viss feinos labos, tās stigas pamert novārtā, un viņas vairs netīra, un viņas aizaug. Ir pat dzirdēts, ka varbūt apmežos tās kvartāls tiks. Abās pusēs ir cirsmas, tad tur pilnīgi dabiski arī tur vairs no stīgas nekā nav. Tagad paklausīsimies Ingūnu, un viņa zina, ka jūs ar Veltiņu esat paveikušas kaut ko lielu. Rogainingos kopā ar Veltu viņas ir kļuvuši par pasaules čempionēm ultraveterānu grupā, pārstāvējuši Latviju arī pasaules čempionātā Jaunzēlandē. Māra ir spilgts piemērs tam, ka kustība, enerģija un dzīvesprieks nav atkarīgs no vecuma. Tātad 2008. gads, Karola Igaunija, jūsu tas zvaigžņu brīdis, un laikam jāpielabo Ingūna, tobrīd tas bija jūsu pirmais Rogainings, kurā jūs uzvarējāt, tā nebija laikam ultraveterāna, tā bija superveterāna grupa. Jā. 12 minūtes skatījos pēc rezultātiem ietaupījāt tur no tā atvēlētā laika. Vai man vēl tagad skudriņas. Es jau
kā redziet pēc medaļām, esam ar piedestāliem izlutināts, bet tad, kad tas Karuls rezultāti tur parādījās, es stāvu pie rezultātiem, vēl tajā brīdī kaut kur bija citur, un skatos, lasu, merzēju acis un nesaprotu, ko. Man priekšā arī viena latviešu meitene. Es saku, apskaties, kas tur ir rakstīts. Un tur rakstīts, ka Māra un Velta tādā un tādā grupā ir pirmajā vietā. Es neticēju. Un tie ir noslēguma rezultāti īstie. Un tie bija īstie rezultāti. Un ka mēs esam pasaulē stiprākās vecenes. Tas izklausās toreiz kundzes vēl, jā. Bet īpaši gatavojāties arī šim panākumam, šim konkrētajam Ko tur speciāli? Vienkārši no sirds gājām. Tas bija vispār viens briesmīgs mačs. Tāpēc, ka bija augsts laiks, tāpēc, ka bija daudz jābrien. Ilgi, gari ūdeņi un visādāk. Un no rītā bija dzērvenis piesalušas pie ciņiem, un augsts. Un sapņojām visu laiku, tiksim finišā, tiksim karstā dušā. Ko tu Dieviņš deva? Dušā ejam, akmens grīdas, augsts ledus, augsts ūdens. Mūsu sapnis pa karstu dušu pēc augsts mača. Bet pagaid, to rezultātu jūs uzzinājāt pirms tās augstās dušas vai pēc? Pēc. Mēs jau bijām pārģērbušās un jau pāēdušas un aizjām pie rezultātiem. Aizēja, ka tad jau tās sirds atsala. Bet es saku izlutināti, bet tad man tiešām asars saskrēja acīs. Tas bija pārsteigums un pasaulē. Un mums viena komanda Amerika ar Austrāliju kopā 2 dāmas ir. Un viņām pa mūs tāds mīļš teiciens fenomenāļna. Kā mēs to? Un viņas taču visu laiku ir to ceļojošā balva, tur katru gadu, katra komanda raksta savus visu, un tur jau viņas jau kāds 5, 6, 7 reizes jau ir jau savus blīskas likušas virsū, un ka mēs tagad viņas apējam. Starp citu, Amerikas dāmas dāvināta šitā te plediņš. Ar almi. Jā. Bet kādiem faktoriem jāsakrīt, lai tādā Rogainīga čempionātā tomēr uzvarētu, jo, redzi, mūsējie jau ir veiksmīgi bijuši, Jānis Krūmiņš un Andris Ancebergs ir pat absolūtajā vērtējumā uzvarējuši, un tas gan bija Latvijā, bet tik un tā. Tad vienkārši tā aiziet, tā veiksmīgi saplānot, ne tikai to nepietiks, tāda fiziskā sagatavotība, kas varbūt atšķirtos no orientēšanās klasiskās, kas ir atšķirība tā lielākā varbūt? Tā, manuprāt, ir veiksmīga, laimīga, 2/3 vai lielā pusi, kā lai saka, ir tiešām plānojums. Ir ļoti svarīgs. Tu pat teiksi 2/3, ne tā kā? Jā, varbūt arī tajā pašā Karulā tur toreiz un palaimējās plānojums. Un es ar sevi nevaru lepoties par to, jo es reizēm pieeju viegli prātīgi diezgan, un rēķinos, rēķinos mūsu varēšanu. Bet tā kā Dukuls Ilmārs, piemēram, viņš ir supermeistars, viņš ir jau iepriekš jau visu sagatavojis, viņš zina karšu mērogus, viņš jau aprēķina tur tabulas, kā viņš tur plānos, un no viņiem varu mācīties plānošanu. Tas ir svarīgi. Tātad vēl ir kur augt? Jā, vēl ir kur augt. Un tad pēc tā panākuma, pēc tās Karuls, izrādījās, ka tas uzvarētāja kauss viņš ir ceļojušies, viņš ir jānogādā uzvarētājiem atpakaļ uz Jaunzēlandi. Nākošā kārta pēc viena gada izlaižot bija Jaunzēlandē. Un tur jūs ar Veltiņu iestrēgāt Jaunzēlandes ērkšos kaut kādos? Mēs nebijām Alida veda kausu, mēs kādus 3 kausus vedām uz Jaunzēlandi. Ja nebūtu neviens nebraukt, kas tos kausus aizvest, tad pa pastu sūtīt? Tad jau būtu jāsūt, laikam, jā. Bet sataisīja, kad salasīja kārtīgi grupu. Grupa bija pilna, palika vēl pāri, paņēma turistus klāt un braucām uz Jaunzēlandi. Nemūžam nekad nebraukt uz Jaunzēlandi, ja nebūtu Rogainīgs. Gribētu atgriezties tur? Bija forši? Tā arī uzskriet vēl kaut ko pameklēt.
šitie aploki Jaunzēlandes zvēru, to govis, aitas, brieži. Mēs pat vienu briežu aploku ņēmām. Tam ir 6-metrīga sēta. Galvenais, jātiek pāri, jo tie aploki jau ir lieli un nav jau jēgas, jo blakus atkal nākošais, kur tu liksies. Bet mums tā palēmējās, ka mēs šī pusē tomēr pārāpāmies un otrā pusē trāpījām pret vārtiem. Iet tur, kur jāiet ārā. Un tos vārtus pašķiebām tā, lai izlīst stāvus un kājās ejot. Bet aitu aploki, tie elektriskie gani, tur jau iepriekš mums informācija izsūtīja, kā ir drošinātāji likti, cik vadi ir ar elektrību un kā vai ne. Naktī uznāca lietus, mēs mācējām, nevajadzēja nemaz cimdus, karts salots dubultīgi, uzliec uz drāts virsū, pieliec viņu vai piepacel un kā pār. Tas arī bija instrukcijās tā, ka tā var darīt ierakstīts? Tas nebija tik daudz, vai ne? Ja ar nūju piecel, mēs tad visādi pa tiem aplokiem, tie jau nav augsti, tie aitu aploki un govīm. Tos mēs, es nezinu, tā pie 100 gandrīz ņēmām. Jā, bet viņi tā kā neatslēdz arī to elektrību uz to pasākumu, vai ne? Tas Un naktī es arī šitin kas man pacēla to vai veltu vai kas. Un es kā lienu iekšā, man slapja cepuri, slapja galva, es ar galvu pie tā vada, dzirkstels vien nogriežās. Vēl aiz tām šausmām tas skats bija labs, lai tādu bļaujienu palaid. Es saku, tu mani vairāk pārbaidīji nekā es pati, no tā, treciens jau nav briesmīgs, vai ne, bet nekas patīkams ar ne. Bet, tie aploki bija labi, tā galvenais ir tā kā salīst. Bet tiem jaunzēlandiešiem laikam tomēr tur uz vietas tā priekšrocība bija kaut kāda, jā? Tā kā vairāk. Noteikti tur tās mūsu Amerikā un Austrālija tā komanda novinnēja. Tad Ilmāram dosim vārdu. Ir tāds visiem zināms teiciens, ja darbs sāk traucēt hobijam, kāds no tiem jāmaina. Bet, kad skatos uz Māru, klausos Māru, zinu, ka orientēšanos un rogainingu nekad nepametīšu. Jo saprotu, ka tas ir faktiski vienīgais veids, kā saglabāt veselu miesu un garu arī tad, kad sasniegšu viņas cienījamos gadus. Veselā miesā vesels gars. Es domāju, ka tāda perfekta recepte var sekot jūsu tavam un veltes, piemēram, un dzīvot ilgi un laimīgi. Ko? Novēlam. Tā kā bieži vien, kad stāvam uz piedestāla, mūs izsauc un tur rogainingā un apsveic, un es saku, tad es esmu arī kādreiz teikusi, es saku, redziet, jums vēl tik daudz gadu priekšā pa mežu, kamēr jūs tiksiet uz mūsu grupā, vai ne, un tā kā strādājiet, esiet stipri, lai jums vajadzās. Cerams, ka dzirdēs arī tie, kuriem vajag to dzirdēt. 6. nodaļa, prestižais klubiņš un pareizā recepte. Kas tad ir tas prestižais klubiņš? Nojaut tu, Ruta Kuka, Gatis Krastīņš un Jānis Linde. Elitāri kluba biedri, vienīgie, kas kopš 1987. gada visās kāpas daudzdienās. Wow, kā mēs latvieši sakām. Tik vien vairs palikuši. Iespējams, ka tas klubiņš kaut kādā brīdī bija lielāks, bet tagad jūs esat 4, es zinu, ka diezgan ilgi jau jūs turaties šī nepadodaties. Vai klubiņš kādreiz ir arī sanācis tā kā kopā, kad foto uztaisīs, apspriedz kaut ko, tā kā nav tādas tradīcijas? Tik uz piedestāla, ka mūs tur izsauc pagodināt, ka vēl esam dzīvi, atbraukuši atkal kārtējo. Var atcaukt atmiņā, kā bija tad, kad bija tā pirmā kāpa, kad viss bija ties sarkanajās cepurēs, viss tur tie tiesneši. Latvijā nekas tāds nebija redzēts, tas bija kaut kas jauns, unikāls, tiesneši vienādos tērpos un tā, un viss liels un neparasts un krāsains salīdzinoši. Un tad, tagad tuvojās jau 39. kāpa un drīz būs jubilē, būs 40. kāpa. Kā tagad ir startēt pēdējos gados? Jūti to? Kas mainījies? Ļoti. Tehnoloģijas tagad pavisam citas, tagad rezultāti ir uzreiz, un kā es saku, algas lapiņi katram uz rokas tūlīt jau startā, finišā. Kāpieši vispār, klubs kā tāds ir kolosāli, arī tā viņu ilgmūžība un indulis un visi, ko viņi dabū un gatavu, tas ir milzīgs darbs, un paldies viņiem kāpai, ka viņi ir. Jo tas ir tāds, jumta mačs Latvijai.
Nu, visi gadam, sabrauc kopā, tur gadam, sabrauc tie, jā, kas varbūt jā. pat nekur citur neparādās, bet Tur- kāpā izlien ārā. Viens otrs atbrauc, kas es jau vairs nekur, bet uz kāpu vēl vismaz, ja pat es zinu, ka ir kādi pāris dāmas, kas neieiet mežā, bet satikties un patusīt un atcerēties. Tad tas sportiskais jau arī tomēr, tā, ka ir tās 3 dienas, un tu vari tā kā varbūt vienu dienu nesnāk, bet tad var atkal citā dienā atspēlēties, un tad tas viss skaitās kopā, tā vienmēr bija Nevar, tur nevienu dienu nevar nevienu, jā. samaitāt. Jo tu jau runā par to godu pēc tām augstākajām vietām, jā. tur jau tad nevar, jā. Tā kā es pagājuši gadu aizbraucu tik uz vienu dienu, lai neizlaistu šo ritmu, jo Ventspilī bija pirmā diena, un otrā dienā man vajadzēja būt Alūksnē uz mazdēlu kāzām. Tāpēc es tik uz vienu dienu, bet es atzīmēju, ka es esmu kāpā bijusi. Tā kā klubiņā tu joprojām Jā, turies. turos, jā. Ilmārs Dukuls turpina. Tā kā visu šo gadu laikā nācies bieži Māru un viņas neiztrūkstošo cīņu biedreni Veltiņu vest uz sacensībām, tad apmēram esmu to recepti sapratis. Viņas daudz lasa, pa ceļam šoferīšiem neļauj aizmigt, jo uzdod jautājumus par trūkstošajiem krustvārdu mīklu ierakstiem. Un humora izjūta, lai nu dieviņš dotu tādu 20, 30 un 50 gadus jaunākiem. Kā smējies, jākravā soma un jāzvana Ilmāram, lai varbūt aizved uz Tartaku. Uz Tartaku mums ir poriķiņi sarunāt, jau mājiņu cits varianti. pasūtīt, jā. Tad Ilmārs pats varēs savus krustvārdu mīklas risināt savējās. Jā. Tas tā jokojot. Orientēšanās, skaidrs, ka tas ir tavs dzīvesveids, vienlaicīgi droši vien arī hobijs. Jā, tā, Dzīvesveids, hobijs arī droši vien, jo, nezinu, vai tev laika citiem hobijiem, droši vien, ka daudziem neatliek. Bet to sacenšanās garu tieši mačos, kuros patiešām tev ir kādi konkurenti, izēja kaut kāda lielāka apņēmība, tā kā saņemies vairāk, kad tu zini, ka tu nebūsi. Sēņu maisiņu tad neņem līdzi. Bet tā, kad tu zini, ka tu startēsi vien, tad tās sēnes jau arī var pavākt, vai ne? Jā, bet es pēc finiša nalga. Mums ir vienā vai otrai grupai pa labi, pa kreisi, mums ir distance parasti viena vai ļoti tuva. Taču jāsalīdzina ir. Gaidai, Sirmē ir tāds tā kā, daļai pat varbūt novēlējums, paklausamies. Un pa vidu visam tam es novēlu, lai viņas Latvijā sagaida un arī pašas palīdz atvērt pirmo vēl lielāko vecuma grupu orientēšanās sacensībās. Tāds, acīmredzot, es pieņemu, ka Gari domā tevi un Veltiņu, acīmredzot, tur varbūt vēl kādu no tām dalībniecēm, kas... Es jau Veltiņas vietā viņu pārdzīvoju, protams, un es viņu saprotu, un tāpēc es vismaz kādas īsās stundiņas ar Veltiņu vēlēju. Es citu meiteni sarunājusi uz nopietnajiem mačiem. Kur tā ir? Vilhelmīna Bērzupe no Rujienas. Jā, viņa ir pamanīta arī Latvijas čempionātos. Jā. Viņa arī ir līdzīgu raksturu kā Veltiņai, arī nav 3 reizes jālūdzās. Ja vajag, tad ejam. Un viņa ir ļoti pozitīva. Viņa dzied korī, mēs uzdziedam, es mazāk piebalsoju, viņa vairāk, viņa nāk un trallina, nāk un uzdzied no muguras, un visu laiku mums ir, tiešām viss ir pozitīvi ar Vilhelmīnu. Jā, es tiešām iedomājos uz Rogainīgas, un tiešām 24 stundas tur tak ir, ko tik nevar paspēt izdarīt, izrunāt, patiesībā tiešām tur var dzied, tas ir milzīgs laiks, vesela dienaks, tu esi kopā ar otru cilvēku, principā divatā, un tur ir jāatrod kaut kā, tu nevar tikai, kaut kādu brīdi paklusē, jā, bet... Ļoti svarīgs ir pārinieku saskaņa, pārinieku saprašanās. Un kā tu saprati, ka Vilhelmīna, piemēram, tev ir tā, kā jau kaut kur... Smieklīgi, kā es Vilhelmīnu uzrunāju. Es viņu bildināju vienā kāpā. Tad jau es jūtu, ka es uz īsto 24 stundu mēs ar Veltiņu vairs nevilksim, bet man vēl gribās. Un es eju Vilhelmīnai, es jau redzu viņu tāda bišķīt sprauna meitene. Es saku, Vilhelmīna, tu esi dūšīgs meitene. Es saku, kā varu tā daru. Paskaties rezultātos. Jā, un izrādās viņa arī kādreiz jaunībā ir bišķīt kalnos gājis un vēl tāpatās. Tātad, kam jau ir jaunības rudījums kalnos bijis, tam iekšā ir vēl tagad. Un ar Vilhelmīnu mums ir labi. Viņa pat mani reizēm bišķi notrenkā. Viņa ir 5 gadi jaunāka par mani, bet
Tad tu varbūt... Viņa uztur tempu. Tad Tas tu mazliet, ir svarīgi. tagad tu mazliet iepaliec, ja? Jā. Tagad tu zini, kā vēl tai bija. Jā. Vilfilvīd mums tagad ceļš sāk iet uz leju. Nu, skaidrs, ka vajag cits muskuļus pakustināt. Mārā, ceļš iet uz leju, skrienam. Kaut vienu pāris 100 metru vajag cūku riksītī, kā es teicu. Bet tātad 24 stundu rogainīgs joprojām šogad? Iesim, jā. Latvijas čempionātā. Jā. Tikai Latvijā. Un uz to starptautisko maču tad vairs tā kā... Nē, nu... 3 tituli ir, 3-kārtējais čempions jūs esat, nu, forši. Pasaulē 3, Eiropā kāds 5 vai 6, tā kā pietiek. Iespējams, ka arī Māra pati nezina, cik precīzi uzvars un tituls ieguvusi dzīves laikā, bet tas, ko varam abrīnot, ir viņas sasniegtais orientēšanās skrējiena Latvijas augstākā līmeņa sacensībās. Pēdējos 26 gados startējot vecuma grupās no S55 līdz S80, viņas kontā ir vismaz 35 zelta medaļas, vairāk nekā 200 uzvaras Latvijas kausa posmos un 17 uzvaras kausa kopvērtējumā. Man būtu jāpierakstīts. Nu, senāk vēsturi man neizdevās oficiālajā mājaslapā atrast, bet es šito palsim likās, fantastika. Nu, protams, varbūt mēs varam, tur kāds skeptiķis teiks, varbūt mazāk konkurence un tā, bet tas ir tas, ko tu esi sasniegusi. To tev neviens nevar atņemt. Vai ir kāds īpašs notikums, varbūt no šī milzīgā, ko tu tā varbūt vari, tā viegli tev atcerēties kaut kas, ka tas tev ir kaut kā īpaši pārāks ar kaut ko, kāds pats panākums, kādu uzvaru, kāds... Nu, es pa katru priecājos un pa sevi priecājos un priecājos, teiksim, pa cilvēku, kas visu laiku bijis 4. vai kā, un viņš ir šoreiz ticis uz piedestāli. Es pa viņu priecājos vēl vairāk nekā pa sevi, ka es esmu 1. vietā varbūt. Ka vairs nav tā koka medaļa? Jā, tas ir. Un ir cilvēks, tiešām 10 reizes ir 4. vai pat 5. un tur sekundes līdz 3. vietai nekādīgi. Un beidzot ir, tad ir prieks. Man prieks. Ilmāram arī ir prieks daudz ko pastāstīt un vēl dosim viņam vārdu. Sāp ceļi mugura, bet Māra skrien, un joprojām to dara ātri. Esmu bieži distancē apdzinis, pēc kāda laiciņa paskatos atpakaļ, Māra tepat netālu. Ilmāri, jātrenēja. Un tas, ka viņa joprojām spēj pievarēt 24 stundu rogainingus, īsti prātam nav aptverami. Tāpēc Māru uztveršu kā etalonu gan sportā, gan dzīvē. Kā tagad saka, kā arī Ilmārs to saka, tu varētu būt tā moderna tāds dzīves kvalitātes coach vai tā kā treneris. Kā tad dzīvot pareizi, lai var tā kā sprauni kustēties un visu diennakti, kā saka, maukt, pa to mežu. Tā kā tev varbūt tiešām man grūti konkrēti pateikt. Filiāli. Bet, dzīvi un viss. Tādi ir mani, es nezinu, gēni. Kaut gan mani vecāki neviens ne otrs savā laikā nekāds sportists nav bijuši, bet viņi bijuši kārtīgi lauku darbarūķi, izturīgi arī. Man ir izturība kaut kāda iekšā, jā. Višķīt spīts. Un gribās arī vēl, jo vēl višķīt var. Dari, kamēr vari. Ne par ko nepalikšu mājās. Un pie tāda kopsavilkuma mēs drīz nonāksim, bet vēl mums ir 7. nodaļa. Mednis punktā un citi pārsteigumi. Laiks mednieku stāstiem. Es esmu dzirdējis par meža cūkām, par čūskām, par visādiem iršiem, kas liek arī pat lāča rūcieniem, kas liek orientieris tam pātrināt skrējienu un lielākā tempā atstāt notikumu vietu vai vispār varbūt izskriet ārā no meža. Bet es nesen uzzināju patiešām fantastiski, ka tev šajā Upmalas seriālā nesen ir bijis tāda vispār nedzirdēta pieredze. Stāst lūdzu. Pat cik Facebooki pēdējos gadus jau pagājuši gadu un šogad ir pilna ar medņu bildēm. Un mēs ar vīru tādu meža cilvēku un viņš bija labs fotogrāfs. Man arī šausmīgi gribējās dzīvu medni mežā pašai redzēt. Un tas iznāca šoreiz tā bišķīt dramatiski. Es tuvojos 1. punktam, tur starp punktu un mani ir mednis. Viņš tur piepūties riesto un staigā. Man telefons kabatiņā līdzi, man bildi jāuztais mednim.
Tagad uztaisu viņam bildi vienreiz, otreiz, bet, es jūtu, viņš tā kā sāk uz manu pusi vairāk tur tā cierēt, un tāds mazs bērziņš, šit tik resns apkārt tāds. Priedes paretai priedēji, tukšs mešs, man nav nekais kā aizlīst, nekur, es zinu, saskatīsies šausmu skats, ka mednis, ir agresīvs vispār. Bīstams, kā lai saka, un viņš reāli sāk man nākt virsū, es to bērziņu noliecu, tā bērziņu šķidro galotni, viņa tur atgaiņājot, lai viņš man, jo viņš cik kājām un spārnos ar lēcienu, viņš cik kājām, un viņš man acis var izkrāpēt, es ar viņu negribu tūplānā ielaisties, bet man bija video kamera jau ieslēgta, es tik paspēju tur pāris, tur tās bērziņu galotnē to medni, bet tad sāka iet, man tur viss pa gaisu. Ar viņu tur cīnoties, viņš reāli dusmīgs riktīgi nāk virsū. Un galvenais punkts ir turpat, neviens uz to kontrolpunktu nenāk. Neviena. Pirms manis tur es dzirdēju, ka tu viens bļaustās mežā. Un tagad es domāju, labi, viņš man tagad tā kā pagriezis mugura, ka vien pēc kāda brītiņa es aizbēgšu. Kā es skriešu, tu pa nogāzi uz leju, šis spārnos vispār un man mugurā iekšā. Es taču no viņa aizbēgt arī nevaru. Bet punkts ir jāpaņem. Punkts jāpaņem. Tad es redzēju, ka labi nav, es viņu ar savu mazo kājiņu paspārdīju nost. Šita pazodu viņam nabagam. Un tad viņš vairs negribēja man kauties, viņš pacēlās spārnos, aizlidoja, un es aizgāju, paņēmu punktu un gāju tālāk distanci. Redz, dažreiz jāparāda stingrs kaut kāda. Un man tik žēl bija, viņš teiks, mēdnes mums ir svētā vista. Jā, tikko Ozonas čempionātā mednis mums bija šogad simbols. Un tik superīgs, un tik brīnišķīgi satikšanās, un tik viņš bija kaut ko pārpratis par sacensību noteikumiem, acīm redzam. Viņš bija sakaitināts. Jā. Viņam mežā ielikts, viņam instinktīvi viņš aizsargā savu teritoriju. Par lāčiem arī tev ir viens tāds kreftīgs stāsts, un varbūt pirms tam vēlreiz viens fragments no tavas intervijas Latvijas radio. Es tagad nesaku neko veltēji. Es tik laišu savu lampiņu, jo zvēra acis spīdēs, vai ne? Es lai es vismaz krūtīs tam zvēram neieskrien, jo viņš tikko pacēlies no migas, un kur viņš tagad tepat, bet tā aizgājām, tā nakts pagāja, otrā rītā gaismiņa. Es saku, Veltiņai, zini, mēs naktī izgājām vienai migai cauri. Viņa saka, es jau arī savodu, bet es tev neko neteicu. Patsakot, mēs neko nesarunādāms, lai mēs sāksim šo tematu cilāt, un mūsu mati arī sāks celties gaisā. Mēs tā nezinājām, jo smaka bija nepazīstama. Latvijas kūtīs nekas tāds nav. Bet tiešām tā daba tev tā kā mīl un kaut kādā veidā respektē un ļauj tev pienākt diezgan tuvu tādām dabas lietām, tas pats meģiņa jautājums, bet kaut kādā veidā tev arī pasargā tomēr. Jā. Tas klints jau ar tevi tur bijis, tu esi uz tām klintsmalām kaut kur tur naktīs, kur tur bijis. Mēs taču arī tepat Latvijā gar Gauju nogājām, ka izrādās tur apakšā atvars un tā kantiņa tik šaura, tā taciņa, kas tur tā paliks, viņu varēja nobrukt. Tas naktis roganīgā naktī, jā. Jo mums iznāca citā mačā kaut kādā parastā tur atgriezties. Un es gāju paskatīties, mīļais Dievs, es te pa dienu nebūtu gājusi. Tur bija krimināli, varēja tā ievilties atvars apakšā. Nereiz vien Mārīte no meža ir iznākusi ar atrastiem ragiem. Tā kā mūsu klubs ir Alnis, tad šķiet, ka tie ragi paši kaut kā īpaši viņu mežā atrod. Arī šogad Latvijas čempionātā garajā distancē Māra ne tikai izcīnīja zelta medaļu, bet no meža iznāca ar ragiem. Manuprāt, tas ir īpašs un simbolisks Māras stāsts ar medaļu un aļņa cienīgu atradumu reizē. Jā, es arī biju liecinieks šim tavam triumfālajam finišam ar visiem ragiem. Tie laikam bija briežu ragi, ja? Tie bija brieži. Jā, un kā tu teici, tad tie tādi nesevišķi izcili. Jā, bet, lai tev pārāk viss nespīdēja, tā dzīšos, ka pie tā raga es tiku, tāpēc, ka es bišķīt apmaldījos, aizgāju. No virziena nogāju, uzgāju citu pauguriņu, ko man uz blakus pauguriņu bija mans punkts, bet aizgāju uz nepareizo, tur es atradu to ragu. Meža māte atkal tev mazliet pabīdīja, kur vajadzēja. Jā, vienkārši. Saprot, ka kādam tie ragi jāpaņem. Tur bija kaut kāda liderība no manas puses, ka es nebiju savā distancē, kur man vajadzēja būt.
Nu, Ilonai arī tāds raksturojums, kas atklāja tavu tādu, tavu to lielo dušu. Māra ir drosmīga un piedzīvojuma kāra. Nebaidās no izaicinājumiem un skarbiem laikapstākļiem. Arī ziemas spelgonī un putenī būs uz slēpēm, lai iemītu distanču slēpošanas trasi. Māra ir viesmīlīga un sabiedriska. Ja sacensības tiek plānotas Jelgavā, tad nešaubieties, ka kāds no kontrolpunktiem vienmēr būs ielikts Māras mājas pagalmā, kur viņa sacensību dalībniekus sagaidīs ar konfektēm, siltu tēju, kuru būs salasījis pēc saviem startiem gaidot apbalvošanas, jo no meža viņa nemēdz iznākt ar tukšām rokām. Viņas disciplīna, psiholoģiskā noturība un aizrautība viņu ir aizvedusi pie iespaidīgām uzvarām arī pasaules līmenī. Mums pārējiem atliek tik mācīties no viņas, un mums ir palaimējies, kad Māra ir mūsu kluba dvēselīte. Nu, kluba dvēselīte pat pagājušās ziemas Jelgavas rekorda lielais augstums nespēja apturēt. Un es saprotu, ka uz slēpēm arī tev patīk būt, iespēja robežās tur to dara, ne tikai dzentās špūrs, bet es savulaik arī startējos gan jauju slēpojumā, gan apkārt alaukstam es apšāvus vairākas reizes laikam, Jā. Nu, patīk. Agrāk jau tie slēpojumi karie bija diezgan daudz Latvijā, un visur braucām, visur slēpojām. Un tagad, kā es saku, es esmu slinka uz trenēšanos tā vienkārši ikdienā. Tad ziemā, kad es tieku mežā, es bez 3 stundām nenāku atpakaļ. Atkal šitos 2,5 kilometrus gar ielu malām, kamēr es tieku mājās, bet es esmu tagad mežā, man tur tāds špūris tik labi. Tur dzenis, tur stirna, tur, skaisti. Daba, tā ir tā, kas man pietur. Un uzlādē. Un kad tad galā Augstkalnas ielā varētu atkal būt dārzā kontrolpunkts? Varbūt atkal ieplānos kādu Jelgavas rogainingu, atkal rudenī, ka būs rogainīgs. Vienmēr laipni. Uz kādu tējas tasīt, ja? Jā, bet tikai tad, ja ir distances dalībnieks. Es jau pat ar atnāku, es vienreiz atnācu, ielaidu kaķi iekšā un mauc tālāk. Māra, Alnis jau ir izaudzis. Tagad jaunā paudze tā kā turpina to krātot savu dzīves pieredzi, atsparoties, manuprāt, uz diezgan kārtīgi ieliktiem pamatiem un baudot drošību un to mīlestību, ko sniedz, manuprāt, tas, ko mēs arī sarunā ar tevi šo apstiprinājumu guvām, kad Alnis ir tāda ģimenes tradīcija klubs, ļoti izteikti. Tikmēr Māriņa un Veltiņa turpina startēt sacensībās, baudīt saldos darba augļus. Rezumējot šo sarunu, vēl kaut ko vajadzētu šajā sarakstā ielikt, kaut kas nav pateikts? Vai viss tāda ideāla tā kombinācija? Es jau neesmu dikti tādiem lecīgiem cilvēkiem saklausoties šos saldos, skaistos atsauksmes no draugiem, no pārējiem mūsu klubu biedriem. Man taisni jāsarakst. Es nemaz nezināju, ka es esmu tik laba no malas skatoties. Laiks novēlējumiem, ko šie tev labi pazīstamie un tuvie un dārgie cilvēki ir sagatavojuši. Klausamies. Mīļās Mārīte un Veltiņa, paldies jums par ilgadējo ieguldījumu orientēšanās klubā Alnis, par sirds siltumu, enerģiju un iedvesmu, ko esat devušas vairākām orientiešu paudzēm. Jūs esiet kluba spēks, tradīciju glabātājs un patiesi aktīvā dzīvesveida piemērs, lai arī turpmāk netrūkst veselība, dzīvesprieks, piedzīvojumu un prieku būt kopā mežā, sacensībās un dzīvē. Jūs esiet mūsu kluba lepnums. Mārītei un Veltiņai es gribētu novēlēt, lai viņām nekad nezūd vēlme turpināt nodarboties ar šo skaisto sporta veidu, orientēšanos, lai mežs vienmēr dod prieku, spēku un jaunas piedzīvojumus, lai katras sacensības ir kā skaists notikums, ko atcerēties. Vislabākā abreviatūra laikam bijusi mūsu leģendārajam basketbola klubam TTT, jo tā nozīmē tā turpināt tālāk. Mārai un pie reizes arī viņas cīņu un komandas biedrenei Veltai novēlu nezaudēt možo garu, humoru, bet galvenais, protams, veselību un vēlreiz veselību, jo pārējo mēs atradīsim mežā. Visvairāk novēlu stipru veselību, lai tā nekad nepieviļ, lai apkārt vienmēr ir cilvēki, kur novērtē viņu ieguldījumu, humoru un neatlaidību. Lai vēl ilgi ir spēks doties distancēs, atrast kontrolpunktus, priecāties par mežu un iedvesmot visus pārējos.
Mārītei un Veltiņai es gribētu novēlēt vispirms stipru veselību, daudz enerģijas un neizsīkstošu dzīvesprieku, lai arī turpmāk pietiek spēka, iedvesmas un sirds siltuma būt kopā ar klubu, ar jauniem sportistiem un ar orientēšanās saimi kopumā. Paldies jums par ieguldīto darbu, rūpēm un atbalstu. Jūs esat cilvēki, kuri ne tikai dara, bet arī iedvesmo citus darīt. Ar savu piemēru jūs parādat, cik svarīgi ir uzticība, pacietība, cilvēcība un mīlestība pret šo sporta veidu. Veltiņai un Mārītei. Lai katra meža taciņa aizved pie pareizā punkta, lai karte vienmēr būtu skaidri salasāma, kompass rāda precīzi un kājas ir vieglas kā jaunībā. Paldies par to, ka esiet mūsu dzīvais piemērs tam, ka gadi ir tikai skaitlis. Novēlu, lai jūsu enerģija turpina iedvesmot ne tikai jelgavniekus, bet visu plašu orientieristu saimi. Lai orientēšanās vēl ilgi paliek par vietu, kur satikt savējos, gūt prieku un justies vajadzīgam. Mīļš, paldies jums abām par visu, ko esat devušas un turpināt dot mūsu klubam un orientēšanās sportam. Pirmkārt vēlējāmies pateikt paldies par šo klubu, jo bez jums nebūtu mēs Alnīši. Paldies par uzmundrinājumiem pirms starta ar lieliskajiem jokiem. Un paldies par gudriem padomiem mežā. Lai smaids nekad nenodziest! Nu, paldies, mīļie! Nu, veselība jums abām tagad ir novēlēta pārēm. Wow, kolosāli. Tāpēc no manis Jā. savukārt latviešu tautas sakām vārds kā novēlējums. Neatlaid zirga krēpes, kas zina, cik ilgi uz priekšu vēl būs jāt. Paldies. Un pašā noslēgumā es, Māri, gribētu, ko mēs arī jautājam visiem ostāstos, tāds dziļi filozofiski X faktors, kas orientēšanās sportu padara tik īpašu. Nu, viņš ir visdemokrātiskākais sporta veids. To es esmu vienmēr teikusi, un tā es arī pati jūtos. Jo šī sporta veidā katrs var atrast savu nišu, savu varēšanu. Tas vienkārši ir brīnišķīgākais sporta veids. Paldies! Šoreiz piedzīvojām brīnišķīgu stāstu par dzīvi, vienmēr kustībā stāstu, no kura var smelties iedrošinājumu, neapstāties stāstu, kurš izstaro daudz mīlestības un uzticības, stāstu, kurš apliecina patiesa entuziasma, milzīgo spēku un nozīmi daudzu cilvēku dzīvēs. Jelgavas kluba un seriāla Alnas radītāji, vadītāji un aizvien aktīva dalībniece, neskaitām medaļu un titulu ieguvēja pasaules un Latvijas rogainīga čempione, meģņu un lāču eksperte un lielisks laikabiedrs Māra Bolštēna. Māra, Tur esi bišķīt sabiezinājis. Dažreiz ir forši sabiezināt, un tad tās krāsas jau pabilē laika, tāpēc labi, lai viņas ir krāsainas. Paldies! Paldies par viesmīlību tev un Veltiņai un par silto uzņemšanu. Par ieraksta vizuālo noformējumu, skanējumu un montāžu paldies Robertam Arnicānam, par organizatoriskiem darbiem Edijam Šmitam. Īsti stāsti uzrunās vienmēr. Tiekamies jau sezonas noslēdzošajā Ostāstu sērijā.